Katram sava virtuve. Visiem viena virtuve. Es domāju, ar to arī varam sākt, vai ne? Man liekas, te vairs nav kārtēja epizode. Nu jau mēs ejam iekšā. Jau 8. Jau 8. 8. epizode. Visur sarkanās gaismiņas. Sveiciens skatītājiem, kas klausās. Čau, kas skatās. Čau, kas klausās. Čau, kas visiem. Šodien ar mums cilvēks, ko es zinu pēc varbūt 1 vai 2 vakariem. Agni, man liekas, tu nezini. Es esmu vairākus vakarus viņu redzējis. Internetā. Vai internetā. Tā, šodien ar mums Toms Barons Lūķis. Čau, Tom. Čāvinieks. Tu kā iet? Kā jūties? Kā atbrauci? Ņemot vērā to, ka es esmu 12. stāvā, jums ir nenormāli krūta studija. Nē, tiešām ir forši. Paldies par aicinājumu. Paldies filozofu rezidencēm, ka izmitināja mūs. Superīgi. Hashtag sadarbība. Jā. Kā jums klājās? Šis ir kurš raidījums jūs minējāt? 8. Wow, super. Ielikāt man 9. Jā. Baidzēja. Nē, 8. Šis ir 8. Tu esi 8. Okay. Bet nē, vispār sanāk 9. Jo es neatnācu uz 8. Jā. Īstenībā sākam ar to. Šī epizode šodien tie, kas mums skatās, ir svētdiena. Ierakstam to mēs bez noslēpumiem trešdienā. Piedodiet, atvainojiet, ka aizkavējāmies par nedēļu. Tā sanāca. Līdz ar to, Tom, es domāju, tu vari mūsu skatītājiem pastīties kādā no kamerām un pateikt, kāpēc nebija tā? Kāpēc tā? Nu, man šķita, ka 1. aprīlis ir labākais datums, kurā iznes jūs cauri. Un es ierados šodien, lai pateiktu, ka tas bija joks. Aprīl. Jā, bet tāpat laikā es varu pateikt to, ka tā arī bija. Tom, mēs sarunājām, ka tiekamies, un bija 1. aprīlis godvārds. Es zinot visus viesus, kas ir bijuši, es Tomam teicu, tas nav 1. aprīļa joks, tev ir jābūt 1. aprīlī, un es tā rītā rakstu Tomam. Šovakar tiekamies, un es paralēli Agnim aizrakstu. Agni, Toms šodien netiek. Un viņš saka, nu, neko darīt. Es saku, aprīli, tā joks. Un pēc 10 minūtēm, Tom, tu man zvanīji. Un saki, Klau, večukiņ, un es saku, Tom, nesāc, ir pirmais, tu man neapčakarēsi. Un tad es sapratu, jā, ka tev ir temperatūra, un tu biji galīgi nolocīts, vai ne? Kas tur tā ēna diena bija? Kas tur bija? Es domāju, ka, ir reize, kad es pamatīgi nokodas pohains, un vienkārši es spiesu tā teikt, šī nebija tā reize, bet tiešām iespējams kāda no iepriekšējām ballīšu reizēm bija atstājusi sekas. Karma. Nevis karma, bet Atliktais sekas. Atliktais sots. Nē, tas ir tā kā, ka tev gribās kakāt, bet bišku vēlāk. Tu vēl neesi mājās. Jā, bet, lai jūs saprastu, es tiešām to dienu izdzīvoju ar mokām, jo es devos uz EHR. Pelnīti. Jā, un pie aptiem kā 30 ēnotāji, kas ir labā ziņa, man ir gandrīz 2 metru augums, un es tur baigi augšā nedzirdu, ko viņi lejā saka. Bet viss tas šuviens pa to EHR. Nu, bija diezgan grūti, bet forši, nu jaunajiem patika. Es citēšu Tomu citātu, viņš mums sūtīja. Bet tagad vai var citēt? Nē, aptuveni. Viņš saka, es strādāju M-dienā, un šī diena nav tie bērni, ko ielikt glābēji silītē. Bet es uzreiz gribu labot, jo tas nav manis sacītais izdomājums, jo savulaik Skutels teica, ka viņam šķiet, ka Kurš no visiem skuteļiem? Tas, kurš Jānis Skutels, komiķis, jā. Un viņš nevarēja saprast, kādēļ glābēji silītes ir tik mazas, jo viņam šķiet, ka tīni tur nevar iebāzt. Jo tas vecums, kad bērns sāk bišku, tā kā besīt ir tīnis. Tā, Toms Barons Lūķis. Kā jau ierasts, mēs podkāstos sākumā pastāstam, kas mūsuprāt ir mūsu viesis. Un tad tu pastāstīsi, kas tavuprāt ir situācijas, bet mūsuprāt tas, kas ir pierakstīts, ir radio personība, radio balss, podkāsta jauns un privāts seja, Eiropas hītu radio, dziesmu vārtu autors un iespējams vēl daudz kas cits. Nu, kā tev izklausās šis mūsu novērtējums? Nu, man šķiet, ka jums vajadzētu ņemt Chatam GPT maksas versiju. Mēs Gemini izmaucām. Okay, palēto. Es ar citu arī bez dāvanām esmu atnācis. Tā kā viss super. Bet, nu, zini kā, man tas dzīves stāsts ir baigarais. Ir gan bijis striptīzes klubs, ir gan bijuši visādas radošās aģentūras un tā tālāk joprojām. Daļa no tā, kas ir sacīts, ir pareizi. Principā es esmu EHR Latviešu hītu zīmola vadītājs un tā skaitā arī runas persona, ētera personība. Šobrīd arī ļoti daudz esmu pieslēdzies mēdījam Jauns un privāts, kurš ir gan žurnāls, gan arī digitālā vide tiek pārklāta. Nu, līdzās tam vēl ir visādi daudz radoši PR projekti, visādas mārketinga stratēģijas un idejas. Nu, principā dzīvojam radoši un līdzīgi droši vien es pieļauju arī kā
daudziem no skatītājiem ikdienā, arī man tās ir gana stresains. Man tiešām kā Žilam Vernam sāk riepties lēnām cilvēku, un es saprotu, ka suns ir afigenā štela. Viņš vienmēr priecājās tev satikt un neko nesaka. Nu, kaut kā tā radoši arī dzīvojam, bet gan jau sarunas laikā mēs nonāksim arī pie kaut kādiem maniem dzīves posmiem, kas varbūt nav tik priecīgi, bet lielākoties par humoru. Es ceru, ka šodien. Jā. Tad ņirtuvē nepavēlti mūs sauc. Ņirtuve pēc definīcijas mēs gribam paņirkt, un tu zini, ka tie labākie stāsti rodas virtuvē 5 no rīta parasti tusiņos. Jā. Esmu dzirdējis par tādiem. Bet es gribu šautaut iedot uzreiz Kārlim, tev, ja mums viens tāds rīts ir bijis. Un pie tevis. Virtuvē. Tā ir taisnība. Jā. Bet kā tev liekas, kā tevi redz citi, citi varbūt, kas izdzird Toms Barāns Lūķis, kā viņi varētu iztauties, ar ko nodarbojies, vai kā tevi zina viņi? Nu, man tas dzīves cikls, kā jau minēju, ir bijis baigi dažāds. To arī pieminēju tajā iepriekš ChatGPT veikumā. Jo es esmu gājis baigi ilgo radioceļu. Tas ir viens posms. Tad es ilgu laiku ir mūziķi, kuriem es esmu rakstījis dziesmu lirikas. Un tad ir, protams, ir kaut kādi skandalozie notikumi saistībā ar dažādām partijām, kas ir bijuši reklāmistu darba pienākumi, kur tu iepinies kaut kādā skandālā, līdz ar ko tie virzieni ir daudz un dažādi. Nu, līdzās tam, ņemot vairāk, ka tu esi bijis aktīvs gan biznesā, tu esi dedzis, palicis parādā naudas, tad tu to sāc risināt. Līdz ar ko tās puses ir daudzas un dažādas. Un, vai es par to kaunos? Nē, laikam. Māmu, piedod, jo tu. Iespējams, tu kaunies. Jā, bet vecāki man ir audzinājuši pareizi, visticamāk, lēmumi, kas manā dzīvē ir bijuši nepareizi, ir manas pašas pieņemtie. Nu, tāpat droši vien arī kā šodien atnākot uz šejien, tas tomēr ir bijis pareizs lēmums. Un, lai mēs tādā paši Šitas man ļoti patīk īstenībā, ka vecāki audzina jau cilvēkus labi, un tad kaut ko cilvēks izdara, un tad tur, vecāki vainīgi. Nē, cilvēks gan liels bija, pats pieņēma sūdīgu lēmumu. Nē, nu labi, bišķi muterīt vainīgi, jo, ko tu palaidi? Es ar citu, tas ir mēs to... Labi, bet ja nepalaist, arī būtu loks. Nu. Es pateikšu, izmaiņas dzīves, man ir bijusi viena ļoti smaga krimināllieta. Es par to esmu nedaudz, bet es esmu to izstāstījis publiski. Un ja tajā vakarā vēl mamma nebūtu palaidusi, nu tad tā krimināllieta būtu droši vien kādu nedēļu vēlāk, es domāju. Varu nokļūdīties par nedēļu. Oh my gosh. Jā. Kā tev šķiet, ko Google atrod tevi ierakstot? Toms Barons Lūķis Emīli iestīsi Google, un tad pavērsim attēlus. Bet kā tev liekas, kas ir tie? Es ceru, ka tas nav OnlyFans. Vismaz tā tam nevajadzētu būt. Es tieši vakar dzēju ārā. Tātad skatītāji Garais Google. Kas mums tur ir? Facebooks, tad ir lapele Twitteris, YouTubes, Mans dzīves superhits. Tas droši vien ir EHR pasākums dzīves. Daudz īstenībā tev ir. Cik ilgi esi EHR? EHR man rit šķiet 6. gads. Ilgi? Jā. Pirms tam ir bijis ilgus gadus pieredze. Ir bijis gan Star FM, bet tur gan reklāmas daļā tur daudz, vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Pēc tam Capital FM, kad vēl bija tāds. Jā, tur es nomaucu. Tas bija labs radio. Tas bija viens no labākajiem radio. Man tik bija žēl, ka viņš pazuda. Nu, Capitalā sākās mana ētera starta posms, lai viegli smilts melēnam. Starp citu, viņš dzīvoja savulaik arī šajā mājā augšā. Jā, tieši tā. Filozofa rezidents. Tieši tā, jā, kur nebija uzcēlta. Jā. Kapitāls bija foršs tāds. Ceturtdienās bija Klubņika ar Lienu Ušakovu. Kur ir Klubņika? Brikijs tagadējais. Tagad viņi vispār Jessica no vakardienas. Nē, viņa ir Jesica. Jesica no Līvāniem. Es domāju, ka Juris saka, Jesica panāc šur. Nē, bet vispār mums ar Lienu joprojām ir ļoti labas attiecības. Viņa ir fantastisks persona. Es vienmēr esmu cienījis viņu par to, ka viņa ir spējusi pateikt, ja cilvēks ir pimpis, tad viņš noteikti to uzzinās no viņas. Un arī pretēji, ja nav, tad arī viņi to pateiks. Bet jā, Kapitāls bija baigi Kapitāls radio. Jā, kāds foršie Klubņika bija. Bet klausies, skatieties tās bildes, es nemelošu. Es Aknim teicu, nāksim uz podcastu, un es Tom tevi zinu pavisam nedaudz. Bet mums pietika ar to nakti? Jā, divām, gandrīz. Bet es uzvilku košāko kreklu, kāds man ir. Es uzvilku krāsainu. Un mēs domājam, uzvilksim krāsainu, kas man ir. Un man bija grūti, vecīt, šis ir vienīgais krāsainais apģērbs manā garderobē, bet tev ir divi apakšā. Tev ir multitasking, sauksim to tā. Tev ir viss. Kāpēc tā? Tas ir forši, bet vari pastāstīt. Es varu pastāstīt, un ir tam ļoti praktisks pielietojums, ņemot vērā, ka... Var savilkt kopā ar visu. Tas ir mazākais. Drīzāk, es pēc ēšanas paradumiem esmu diezgan ruksīgs, bet cūkas ir mani
mīļākie dzīvnieki, lai jūs zinātu. Un, ja tev uzkrīt uz šāda apģērba gabala, teiksim, kotletes gabals, vai biedni nepamanīs tieši tā rūp. Tā bija. Es redzu Boloņas mērci. Jā, es kārtībā. Pārvārītā zilā ola no lieldienām. Bet es patiesībā, man kaut kā tas ir iegājies, un es jūtos baigi ērti, un man patīk pašam. Tu ar to asociējies. Tas taču, jo mēs redzam bildēs. Visur ir krāšņi. Mēs redzam, ir Elīnas Gluzunovs vīrs, Arķems Gluzunovs, starp mani, un tas ir ar bezmatu kungs. Uzreiz pateikt, ne, tas nav Toms, var, vai ne? Ko tu tur dari? Ne, bet tiešām interesants, ko viņš tur dara manā googlē. Tu tā visu laiku esi ģērbies, vai tas bija kaut kāds klikšķis? Es esmu pakāpeniski uz to gājis. Pakāpeniski? Pakāpeniski, jā, un es ar citu šodien esmu bez ansambļa ieradies. Jā, bet man līdzi ir tām burīns, ja jūs gribēsiet, varēsiet paspēlēt. Bet atgriežoties pie ģēles, tas kaut kā pakāpeniski. Es sāku vismā... Aizgāja, jā? Cik sekundes? 6 sekundes. Bet runājot par urīnu. Man patīk, ka Emīls groza galvu. Viņam ir tāds... Šis podcasts aizies par Einsteli. Par ko mēs kaut kā nonācām pie analīzēm jau beigās. Es nesapratu. Jautājums bija, kurā brīdī tas krāsainais apģērbs ienāca? Es uzreiz stāstu. Tas sākās pakāpeniski, sāku ar kaut kādām krāsainām biksēm, krāsainām apakšbiksēm, krāsainām, bet tāds arī bija zeķēm, lēnāk garā apavi. Nu, tad jau. Tu sāki ar lietām, ko vēl tā nepamanīji. Jā, tieši tā. Es testēju apenītes uz kundzītēm. Un tad kaut kā lēnāk garā tas aizgājās. Labs. Klau, man ir jautājums, tu tur sauc iepriekš par radio gadus, cik esi strādājis, kādus darbus esi darījis. Darbus es nesaucu, kāds jā, bet tagad tur teici partijas, tur visādas krimināla lietas, blablabla, tu štelas. Viss es teicu vienu kriminālu lietu. Es esmu knabā pratināts, es māku atbildēt. Cik tev ir gadi? Man, par kuru noziegumu tu tagad prasīji? Paldies! Nē, patiesībā tā. Super! Skatieties to pusotru stundu no vietas. Nē, bet ja nopietni, tad man būs 45. Jā, bet uz doto brīdi ir pilni 38. Jā. Tā kā tālāk. Un ko te jūs, puikas? Es gribēju pateikt tikai to, ja kādam skatītājam nav šobrīd smieklīgi, jūs varat slēgt ārā. Jo nebūs arī. Viss cieņa. Rēcīgāk nebūs nekā. Jā. Bet šī nav tā sarunas tips, kur ņirdzam tikai mēs, ne? Es nezinu, ko viņi dara. Jā. Ja YouTube'ā pēc 10 minūtēm būs 5 skatījumi, tad mēs zinām, ka mēs tikai ņirdzam. Bet tas arī ir forši patiesībā. Ņird tādā savā lokā. Tā varbūt tāliņa? Bet tas ir garšīgais. Bez zibeņiem? Bez zibeņiem. Šitas ir... Gribat šovu, lai es attāju pats vai? Šitas ir nec, ko var braukt pēc tam. Cēsu alus laitiņš, jā, vasaras hīts. Šautauts. Šautauts cēsu laitiņš. Starp citu, zini, Guinnessam ir tas split the G. Mēs domājam ievies šito, kad ir jānosplito G burts. Tā kā ar Guinness aliņu jānodzer līdz G burtam. Un tad? Daudz būs. Tad neko. Es domāju, kur tu cēsu alu redzi G. Bet tad es izlasīju laiku. Jā, split the G. Nu tad par cēsu laitiņu un par vasaru. Nu, viens puses, droši būtu muļķīgi grūtuli pieminēt tagad, bet tu šodien iesim tālāk. Braukt var. Bet viņš tikko esat kaut kādā vienā pasākumā iesācis pasākumu. Es gribu izmantot jūsu ēteru. Droši. Visu fucking cieņu viņam. Cik daudz? Nu tā, kad visas cieņas, kas man ir. Bet tā darīt nevajag. Tā darīt nevajag, un viņš to ir apzinājis, viņš to ir pateicis. Un man šķiet, ka... Nu, labi, es nezinu, vai es drīkstu to stāstīt, ka tad mēs bijām tādā salonā. Nu, ko mēs taču Emīls šķērēm izgriezīs? Nē, bet ja nopietni, tad man šķiet krūta, ka viņš māk to pārdzīvot. Viņš to ir iznesis cauri, atvainojies publiski. Un es novēlu, lai CSDD viņu paņem uz savu nākamās vasaras kampaņu pirms jāņem, un viņš noteikti piekritīs. Un cilvēki tajā ieklausīsies, jo viņš ir dzīves piemērs. Normund, šis par tevi. Jā, protams. Sūdus, man liekas, mēs visi esam. Viņam viņš bija vienā pasākumā, tikko pēc tās visas šaizes, kas tur gadījās. Viņš pirms sāka uzstāšanos, iznāca ārā un teica, ka es neesmu lietojis alkoholu un es atbraucu ar taksi. Viss viņš ledu ir salauzis. Viņš paņēma visu, jā.
vairs nevienam nav nekādu jautājumu, tad čukstēšu. Es varu šo stāstu papildināt, ko viņš teica vēl. Nē, bet tiešām tas nav joks, ja mēs pārgājām uz emocionālo pirms Un Toms saka, bet es ieņemšu 100 gramus un paņemšu baltu. Vienkārši pirms mēs sākam sūkties, es gribētu izstāstīt, ka viņš arī bija pateicis paldies tai publikai, ka viņi tur ir, jo Normans gribēja atcelt koncertus. Un viņam teica, nē, ir jāmauc. Tas ir džentelmeniski. Apdirsies super. Tātad mēs ņemam, satīram pakaļ, nomazgājam un meklējam tīras bikšeles. Tas bija tas, ko es gribēju teikt, jo sūdus esam vārījuši pilnīgi mēs visi, katrs bez izņēmuma, un tie, kas skatās, es domāju, arī zina kaut kādas neģēlības, kas ir darītas, un kāds vairāk, kāds mazāk. Bet ko tev darīt tajā brīdī? Nu, nav jau variantu. Tu ieraksti arī atvainošanos. Tīpaši, ja tev rats nolausts. Jā, ieraksti atvainošanos, nu, come on. Un, ja tu esi normāls, tu savāksies. Pirmkārt, es atkal gribu aizstāvēt Normandu, un es zinu līdzīgi domājošos. Nu, come on, davai, jums vajag reitingus. Es arī esmu braucis dzēris agrāk. Tie nav reitingi, es domāju, ka visi, kas Nē, ir šeit un ir arī... Bet izstāstam līdz galam. Jā. Tādas muļķības ir darītas. Protams, ka mūsdienās es to vairs nedaru, ir ģimene un viss kārtībā. Bet, tā ir dzīve. Ir pareizie, kā tu teici, Kārli, ir pareizie lēmumi un nepareizie lēmumi. Tā tas notiek. Māma visus nenokontrolēs. Tiesa, gan es atceros, es toreiz gan teicu, ka teici, dzīvus mani nenoķers. Bet tie laiki ir garām. Jā. Un tā kā tu teici, iespējams, ka Rutuli nedēļu vēlāk tāpat sašņurēt. Jā, arī mamma viņu aizsūkt mājās. Jā, tā kā tālu. Bet jā, skaidrs, tā darīt nevajag. Un vēl jau vairāk stāsts jau nav par tevi pašu, bet arī par tiem līdzcilvēkiem, kas šajā gadījumā bija bez sekām. No kurienes tev tāds uzvārds? Toms Barons. Es izstāstu. Tad Barons, viņš nav uzvārds. Tas ir oficiāli reģistrēts pseidonīms. Un tas, kādēļ tas tika darīts, man 2008. gadā bija šī krimināla lieta, par kuru es stāstīju. Citā podkastā. Mēs iegriezīsim. Bet tu vari ieskicēt par ko? Jā, es to esmu minējis, un es varu to droši teikt. Jā, tas bija mans jaunības maksimālisma laiks, mirklis, kad tu it kā dzīvo pie vecākiem, it kā nē. Tev gribās ļoti daudz naudas, un es biju tā laika savas vidas produkts, un cilvēki, kuri lietoja dažādas interesantas vielas, kuras laikam tiek klasificētas kā narkotikas. Un, man aizturēja. Man aizturēja Ziemassvētku vakarā, un man prokurors prasīja 8 gadus cietumā. Es to laiku esmu izdzīvojis, es esmu savu sodu saņēmis, un paldies Dievam, tas notika tad, jo es kardināli mainīju dzīvi. Tā kā kardināli aizbraucot dzīvot gadu uz Briseli, un es esmu šobrīd tur, kur es esmu. Bet kāpēc mēs sākām par to runāt? Uzvārds. Par uzvārds. Pareizi. Tas pseidonīms, kā izrādās, nevis uzvārds. Jā. Un tad es aizgāju strādāt uz Radio Capital FM pēc Star FM. Ļoti labs rādījos, starp citu. Jā, mēs teicām. Ceturtdienās ar Bruce Lee. Lovņika laikā. Nevis Bruce Lee, bet Liena. Bruce Lee. Liena Kendī. Kapitalā skanēja Naučika toreiz muzons un arī Esīši. Jā. Lūk, un man pēc Ritma institūta bija iespēja iet strādāt. Viņš arī tur bija. Super, cik tāls ticis? Pabeidzu producēšanu mūzikas. Vai? Pie tā. Un kā? Neko nedaru. Neko sēž. Pat neatceries, kā sauc. Pat neatceries, kā sauc pasniedzēju. Jā, viņš bija tāds. Un ko no studijām atceries, tad vismaz. Tālāk pie tā stāstīt. Jā, atpakaļ. Lūk, un Jānis Melēns deva iespēju pamēģināt. Un tā es mēģināju 8 gadus pie viņa nostrādājot. Bet ejot tur strādāt, mums bija saruna, es viņam teicu, hei, man tev vajag izstāstīt. Un es viņam izstāstīju šo savu dzīves melnāko punktu, sauksim to tā, uz to brīdi, protams, melnāko punktu. Tie, kas nezinu, var parādīt roku. Bet pie tā mēs droši vien arī nonāksim. Baigi nē. Nav patīkams zem galda tagad jums. Ne? Man vienkārši dāma ir priecīga. Ja šī ir pilsētā zināmākā skvirta roka. Ja, liekat, es gribēju teikt bikšelēs, bet šoreiz gan aiz auss. Es drīkst stāstīt tālāk par to Baronu. Bet Džeki, jūs kurjāt kaut ko? Pagaid, bišķi jāpagaid. Par Baronu stāst. Mēs ar Agni runājām par roku. Jā, tev bija pamatīga trauma. Pohuj pa Baronu, davai tagad par roku. Aiziesim atpakaļ. Tev bija pamatīga trauma, tev bija... Kreisās puses paralīze. Dirsā, tas ir baigi ļoti... Nē, kreisā pusē, tā dirs, viss bija kārtībā. Bet, jā. Tu pieminēji roku. Es domāju, ka
tie, kas tevi ir redzējuši kaut kur, viņi zina, jo visos portālos Jā, tas raksts, ka tu stāsti, nu tas ir traki. Mēs vienkārši runājam par to, ka to visi zina, un mēs par to nerunājam, bet tu to pacēli vairākas reizes. To pacēli. Visu cieņu, es gribēju pateikt visu cieņu par to, ka tu vari par to ierēkt, un tas, ko Sagnim teica, ka Toms ir tik foršs. Mēs smējāmies. Mēs smējāmies, sorry. Žēl, ka tu nevar par to ierēkt. Žēl. Bet jā, bija tā pamatīgā trauma tajos striptīzes klubu laikos, kas izklausās ļoti dīvaini. Bet turpini tālāk par uzvārdu. Jā. Nu, lūk, un tad izstāstot to savu krimināllietas laikus Jānim Melānam, viņš teica, es teicu, nu, ar to uzvārdu, ka mums vai nevajag kaut ko pamainīt. Nu, ņemot vērā, ka sāc strādāt ētrā. Tad es domāju pseidonīmu. Bet kāds bija iepriekš OG? Nebija vienkārši. Es gāju strādāt radio vēl bez nekā. Es biju izmācījies to ritmu institūtu. Nu, kāda teica, mani sauc... Es nebiju sācis vēl, man nebija iespēja. Jā. Sveiki, ejam tālāk. Plus 5 Rīgā. Kā mani saukt? Sveiki, radio klausītāji. Šajā raidījumā mēs noskaidrosim, kā mani dēvē. Jā, mums šodien ir... Okay, nu, lūk, un man ļoti tuvs draugs Patriks Grīva, kurš arī ir radio personība un savā laikā FitFM līdzdibinātājs. Viņš man teica, liec baronu. Un tā tas barons aizgāja, un ņemot vērā, ka es paralēli sāku rakstīt arī dziesmu lirikas dažiem mūziķiem, es noreģistrēju šo baronu kā oficiālu pseidonīmu. Un that's it. Tā jo viņš man iet līdzi. Kārlim radās jautājums. Kāpēc tu viņu jautāji, drīz zināt? Vai tu esi Davidam Baronam radinieks? Tas bija tavs jautājums. Nu, tad, ko mēs varam secināt pēc šī mūsu mazais klausītāja? Bet pagaid, ja Davids arī paņēma pseidonīmu, muška bija tomēr radinieks. Jo viņš arī paņēma. Zini, Davids Barons. Kas tas ir? Jā, varbūt varam uz ekrāna atvērt Davids Barons. Uzsit Davids Barons, man nav nejausmas. Nekustamo īpašumu čalis, kas ir Labi, kad es neteicu turpinājumu, kad neparādās. Es domāju, parādīsies tu kāds milzīgs penis. Labi, ka es to nepateicu. Davids, tu viņu tā sauc? Nē. Jā, šis čalis, viņam ir... Es nezinu, viņa Nē, šis ir labs. Es skatos arī viņam bija YouTube kanāls. Nē, vai sociālai, vai sociālai. Kaut kur es esmu viņu redzējis. TikTokā bija labs prikals. Vai TikTokā es kaut kur esmu redzējis. Jā, viņam ir nekustamo īpašo aģentūra, man liekas. Labi, man liekas, ka viņš ir Aver pieder vai kaut kas tam līdzīgs. Ja Toms viņam seko, tad viņi ir radinieki. Nē, es nesakoju, viņš droši vien varbūt arī sakoju. Parādīja, kā viņš izskatās no muguras, un vajag zināt, es viņam sakoju. Nu, davai, vai tās bungas bija uz vienas pogas, tās badumts, tas būtu ļoti atbilstoši. Jā, un es nezinot tevi personīgi, nezinot viņu, es pēkšņi redzu divas spilgtas TikToka personības parādās ar uzvārdu Barons. Jā, un man tāds, tas nevar no... Tas Baron. $2 nevar būt neradinieki. Tom Baron Luke. Jā. Viņš arī ir, pseido tak lietas, kā tu gribi apsies rekord. Jau Lieni mēs pieminējām Brikolsku. Jā, Ušakovu, nu jau Jesica. Man likās interesanti, ka viņa ir Jesica ar vienu cu, jo parasti ir Jessica ar diviem cu. Tas, kurā portālā tu skaties? Ieliks vēl vienu C, varbūt dabūs citu kaut kādu. Jesica. Bet jā. Kā tu nonāci EHR un no kurienes tu vispār nāci? Viņš jau teica. Nē, par EHR. Nē, pavisam. Nu, kur tu dzimi? Kur tu uzaugi? Super, 2 jautājumi vienā reizē. Tas man patīk. Varam reizē. Jā. 3, 2, 1. Tu sāc par dzimšanu, jo tas bija pirmais. Mans jautājums pēc tam. Kā gāja dzemdības? Vecais. Ko tu atceries? Pirmās atmiņas, jā. Es teikšu tā, ka man, ja mēs tā bišķi skatāmies arī tās astroloģiskās un garīgās vērtības, es esmu ķeizarnieks. Līdz ar ko man visu dzīvē nācis grūtāk. Barons ķeizars. Jā. Redz, no kurienes ir barons patiesībā. Nekāds tur Patriks Grīva, es esmu ķeizarnieks. Kur tu piedzim? Es esmu reidziņīgs vispār. Reidziņīgs? Tu nevari teikt reidziņīgs, ja tas ir no Rīgas. Tā nedara. Es tā pateikšu tā, ka... Jo viņš ir no Gulbenes. Es jau vispār ir no Ventiša puses, jo, kā man rādi tai pusē. Teiksim, jā, mammužišs man audzināja. Un tad viņi saka, nāc ēst. Nē, bet ja nopietni, es esmu rīdzinieks. Born and raised. Jā, lielu daļu gan pēc tam es nodzīvoju Garciemā, kas ir pie Rīga, pirms Sarnikavas. Nav Rīga. Jā, nav Rīga, come on. Nu, nav Mārupa, bet jūra ir blakus, tā kā Mārupa var pienest ūdeni. Jūras. Mārupa pļauj pienu. Un tad vēl Jits Mārupīt vispār nebija viņā padomā, kad es tur dzīvoju. Nu, kaut kā tālūk. Un tur arī tu uzaugi Rīgā. Tur mācījies, kur vidusskolā? Vidusskolā man ir pa skolas nekur neestāstījis. Es izstāstu. Pirmkārt, es nemācījos. Mani aizved uz turieni. Tas bija pret savu gribu. Mūsdienās par šo. Kā jau mums sociālais dienas. Jā, tieši gribēju Tomu mammu. Jā, vajadzētu pāriņu tieši šeit uzsūtīt. Bet man tie pirmie laimes gadi bija Natālijas draudziņas gimnāzija.
Turīgi. Tas ir Bruņinieka iela un Krišņāna barona. centrs. Jā. Pie mūsu mego. Pie Philosopher Residence. Un man ārkārtīgi skaisti no turienes palūdza aiziet. Un es nekad šo neesmu stāstījis, varu izstāstīt. Natālijas draudziņa gimnāzijā bija tā, ja tu dabūni 3 rājienus, uzredzēšanos. Tas tavs vārds. Jā, 3 rajienus? jā 3 rājienus. Un es tiešām es biju 7 gadus nodzīvojis bez 3 rājieniem, un tagad ir 7. gada pusgads. Un nedēļā 3 es dabūnu. Un es izstāstīšu kādus. Pirmais ir matemātikas kontroldarbs. Man bija tāds klases biedrs Jānis. Viņš saka, Lūķi, sadaram, ka tu nevari piecelties kājās un sākt dziedāt. Mans tēvs bija jātnieks, es jātnieks tēls. Sūds jautājums. Stundas laikā. Kontroldarba laikā es piecēlos un sāku dziedāt. Mans tēvs bija jātnieks. Protams, man pie direktora pirmais rājiens. Nu labi, nebija miera. Un tas, starp citu, bija advents laiks. Tūlīt, kāpēc es to atcerējos? Nākamā diena vēstures stunda. Jā. Protams, es aizmirsu, kā Inkēna laikam bija uzvērts. Nu, Daiver, visticamāk, viņai droši vien pie mēlēna augšā tagad. Bet, lai vieglas, bija forši skolotāji. Un viņi aizdedzina adventas svecīti. Un ko es sāku darīt? Es sāku dziedāt daudz baltu dieniņu. Un tagad 2 sveces. Un viņi saka, lūdzu, ko tu bļauj? Es saku, bet kādam 2 gadiņi palika. Un, protams, ar šādiem stulbiem jokiem man aizved pie direktora. 3. ir bomba. Rajans Goslings. Kas tas ir tāds būtu? Goslings Rajans. Kas ir? Pēc Rajani bija. Rajans. Tādā ziņā. Jā, vārds vēl laba. Okay. Liek 8. Jā, super, sēdies. Jā, vienīgais. jā. Labi, davai. Jā. Man liekas, ka tu ne... Tas pabeigs. Vai varētu būt tā, ka Kārlis īsti nemāk dzirdēt? Nu, lūk, un 3. rājiens bija, tā bija 3. diena un amatmācības stunda. Un man bija no Makāro patrona. Un es biju redzējis, ka skolā čekiem patrons ir kaklā. Un tagad, protams, kā darbmācības stundā ir visi tie urbiriņķi, un es to patronu uz galda, un iet, ka skolotājs Holsts garām, viņš saka, Lūķi, kas tas tāds? Es saku, patrona. Es saku, vai es varu aiziet un izurbt viņā cauri? Pa tā patrona pilna, lai jūs saprotu. Viņš man aizriec pie direktora un saka, tu saproti, kas notika, ja tu urbtu, nu kāds būtu beigts un tā, un man jāraksta paskaidrojums direktoram. Un es stāstu, ka tas man ir piemiņa no opīšana, bla, 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 bla. Un tad viņš pieņem šo paskaidrojumu un saka, ja man no opīšu gadījumā ir palicis kāds Kalašņikovs, lai es to nenesu uz skolu. Bet tika nolemts nākamajā dienā, ka tieši tāpat kā manam brālim pirms 2 mēnešiem, arī man ir jāpamet skola. Un tad es aizgāju uz 100. vidusskolu, kas bija roka novirziena skola mūzikas. Tur es pabeidzu. Tāda ir, jā? Bija. Jā, 100. debija arī pabeidza. Jep, un viņa, bet tiešām tur mācījās ļoti daudz mūziku. Tiešām. Un es tur nomācījos. Tur bija Ivo Fomins. Nu, diemžēl. Viņš man liekas no Liepājas. Varbūt viņš speciāli mācījās. Brauca speciāli. Internātā dzīvoja. Tur Gačo mācījās. Jā, zinu tādu. Bet ne mēs. Nē, bet es nevarēju saprast, uz kurien tu skatījies, kad tu atcerējies. Ģip tev tur ir pierakstīts kaut kas. Man ir saistīti vārdi. Nu, bet vispār baigo huņus izstāstīt bezjēdzīgi, vai ne? Piedodies skatītāji. Anyways. Paldies par stāstu. Augstākā izglītība ir, vai nav? Ir man neiesākta. Jo pēdējais ir neiesākta. Es varu izstāstīt, tad arī šo stāstu. Kāda tev ir neiesākta izglītība? Pastāst, pagaid, lai viņš pastāst par neiesākto izglītību. Man ir, tātad es patiesībā pēc tam aizgāju mācīties uz Rīgas valsts tehnikumu, un man ir transporta muitas pārvadājuma loģistika. Izglītība, ko es nekad dzīvē neesmu. Varējām būt kolēģi. Nekad dzīvē nevienu paleti neesmu salicis, un patiesībā nevajag arī. Ir šim stāstam tur tāds neforšs beigas, bet es to laikam publiski negribu stāstīt. Jā. Nu, neko. To arī beigs. Labi, bet tad bija skola. Ko tu strādāji? EHR ir droši vien pēc kaut kāda laba laiciņa. Ko tu darīji pa vidam? Ko tu vēl strādāji dzīvē? Ko var teikt? Es tagad eju cauri. Starp citu, labi, nē, saki pats, jo man interesē ļoti, kā gāja tajos striptīzes klubu laikos. Bet līdz tam tu droši vien darīji vēl kaut ko. Līdz tam es darīju, ko es darīju? Fucking līdz tam man tagad jāizdomā. Nu, Pirmais, kas man bija tās pirmais foršais oficiālais, tāds, ka tiešām patika, tas bija Star FM. Es aizgāju kā key account manager, kas tajā laikā saucās laikam pār reklāmas pārdošanas kaut kāds projektu vadītājs, kaut kas tā. Un tur es nomaucu baigi īso laiku, man šķiet pat nepilnu pusgadu. Pēc tam es aizgāju uz Baltic News Network ziņu portālu.
sapratu, ka internets tajā laikā priekš mums bija pilnīgs sūds, kad es tur neko negribu darīt. Nekur netiks ar to internetu. Vispār nē, pazar Dievs, Drukātā netiet ārā. Es paņēmu savu rakstāmašīnu un es Aizgāju prom. Jā, teicu, idioti ir Jūs ar saviem botiem. Kurš lasīja? Kā Latvijā visur ir internets? Nu, un pēc tam es aizgāju uz to Capital FM, kur es tiešām nomaucu kopā 8 gadus, bet ar nelielu pārtraukumu pa vidu, jo man nāca iespēja iegādāties tajā laikā vienu reklāmas aģentūru, kas nodarbojas ar tādiem poligrāfijas starpniecības pakalpojumiem. Jā, tad mēs viņu nopirkām. Ārkārtīgi foršs laiks mūsu dzīvē. Gāja labi, nemācījām apieties ar to, kas ir. Un, protams, šeit 3 gados mēs visu palaidām rīktīgi pa dīrus. Bet tā bija, tas viss tur beidzās, pa vidam tur bija kaut kāds 1,5 miljonus valstī parāds. Tā, ka tur nenormāls kreizīs stāsts, ko es negribētu publiski tālāk stāstīt. Jā. Un tas bija brīdis, kad man vajadzēja padzīvot arī laukos kādu brīdi, lai es saprastu, kā tagad skatīties cilvēkiem acīs. Un joprojām tas ir kaut kādas saistības, kas te joprojām tiek kārtots, ir kaut kāds, kurš vēl ir jāsakārto. Bet tas viss, es atbraucot atpakaļ uz Rīgu, sāku meklēt darbu. Man pazīstama druška piedāvāja, hei, man ir vācietis, kurš Rīgā var vaļā striptīz klubu. Tas nav vēl tas saistīts ar mūsējo. Vai tu varētu uzbliest viņam mārketingu, jo viņi zināja, kad mēs ņemamies ar to. Ar citu, tā, kad mums bija tā aģentūra. Cik tev gadi bija tad ap to laiku? Aptuveni. 27 jau tad. Jā. Bet tad, kad mēs pirkām to aģentūru, ar citu Zolitūdas piemiņas grāmata, Zolitūdas traģēdijā, bija mūsu taisītā. Un tur bija tiešām projekti, mums bija baigi foršie, mēs diezgan arī veiksmīgi ar valsts strādājām. Bet par aizgājušiem man labai neko, tas biznes bija beidzies. Jā. Nu, lūk, un tad es satikos ar to vācieti, tas klubs vērās vaļā Blaumaņa ielā, nomaucām kruti 3 mēnešus, palīdzēja visu izdarīt, uzbūvējām mājaslapas, visu. Kā rezultātā izrādījās, ka vācietis nemaz nav miljonārs. Nu, protams, parāda vairāk kā jūra. Un dienā, kad es esmu, man Ukrainā bija joprojām ir ļoti labs kontakts, kur ir topless DJs, kurš bija tajā laikā riktīgi modē. Topless? Jā, un es esmu sarunājis. Bez augšiņām. Nu, ar kādām krūtīm spēlē. Līdz nabai tikai. Viņa ir tikai līdz nabai. Meitenes? Mēs vēl par DJiem. Topless. Jā, tieši tā. Precizējam, come on. Jo Jā, no šaļiem nebūtu ienesumi. Tas ir DJ meitenes, kuras spēlē ar kādām krūtīm. Jā. Un tajā dienā, kad mums no Ukrainas ielido meitene, tiek nam īpašnieks pasaka, ka es jums slēdzu durvis ciet. Jūs neesat neko samaksājuši. Tad mēs forši notusējām ar to DJ meiteni, parādījām viņai Rīgu. Viņai bija kaut kas vēl virsū, vai viņa atbrauc, jo kā bija tajā reizē. Viņa parādīja Rīgu, viņa parādīja Les. Patiesībā nē, jo tajā reizē mēs neko neredzējām, bet mēs kopā ar Kasparu Bindemani izvadājām viņu par Rīgu. Tas arī ir tāds leģendārs cilvēks. Viņš mums joprojām ir ļoti labs konteksts. Es viņu abrīnoju par to, cik viņš ir būt fucking kruts freaks. Viņš iet uz savu mērķi, kaut kāds 20 gadus būvējās, kaut kas ir realizējies, es viņu vienkārši tiešām dievu mīlu kā draugu. Bet, nu, lūk, un tad pēc tā kluba nelaimes es teicu, tā ir dāmai, ar ko mēs kopā tur iepazinos tajā klubā. Es teicu, hei, es zinu, ka tev ir bagāts pazīstams kungs. Es saku, vai es tev salikšu plānu, paņemam naudu, uztaisam klubu. Jā. Nu, principā pēc 2 nedēļām mēs atradām telpas, un pēc mēneša mēs atvērāmies. Kur tas bija? Tas bija Elizabetes iela. Tad ir aizmirst 20. Es pieņemu, tas ir pie Marijas ielas, kur agrāk bija 3 septītnieki kazino. Pēc tam tur bija tā 3 septītnieki, kas bija, tu brauc pāri. Tur runāja čali, kurš no Madonas no Gulbenes. Okay. Bet centrs, striptīs klubs, ja? Centrs, jā, striptīs klubs, viņš saucās Club 75D. Bet tie bija peak laiki, tādi top laiki. Īstenībā mums baigi krūti sanāca. Tad, kad mēs vērāmies vaļā, tieši mums bija atklāšana. Nākamajā nedēļā bija, es nezinu, kā ablavas visos klubos. Un, kratīšanas. Reidi tādi pamatīgākie. Jā. Un mums pačukstēja kāds, kam mēs aizslēdzam durvis cietā vakarā. Un jā, sanāca tā, ka no tās dienas kaut kādu, man šķiet mēnesi kaut kādu, mēs bijām 2 klubi, kas strādāja Rīgā. Un, lai tu saprastu tādā, es negribu samalot, jūlija mēnesī, skaidrās naudas abarots bija pār 200,000. Tā, ka nenormāli ienesīgs un foršs biznes. Tā laikā tā man tas tiešām šķiet. Un tā vide visa, protams, skaidrs, ka tur ir alkohols, tur ir narkotikas, tur ir, tur nevar iet tās cīņas. Topless, DJs. Topless, un tas viss piederējās pie lietas. Viss, kas tur notiek, tas ir forši to piedzīvot. Ikdienā tas ir nogurdinoši.
Jā, jo tam ir arī tur taksometrs, tur kā arī visādi, un tur visādi prasa visādas komisijas. Bet tas, ka tas ir bijis, es esmu fucking priecīgs, neraugoties uz to, ka es atapos pēc pusotra gada strādājot tajā klubā pēc laupīšanas ar sasistu galvu un traumatisko insultu. Tas bija crazy. Jā, un ar paralīdz kreisās puses. Cik gadus tu tur nošancēji tajā pasākumā vispār? Man liekas, tā nepilns 2. Es man šķiet jau pēc pusotra. Sanāk, ka es pēc gada dabūju traumu, tad es pusgadu kaut ko vēl tur operēju, kaut ko attālināti. Un tad atbraucu, jau, kad es sāku lēnām staigāt. Bet, jā, es tur ātri diezgan nodzēsos. Un tad arī klubs aizvērās ciet. Tiem, kas nezina, jā, tad bija kaut kāds incidents pēc tiem 2 gadiem. Bet, Klau, jūs esat teikuši kādreiz montāžā viģikus iekšā? Mēs varam ielikt, jā. Jā? Droši. Es jums varētu iedot, mums ir nenormāli kruts kluba promo viģis, kurš, es domāju, arī patiks kungiem. Viņš ir īsts kaut kādu minūti. Easy. Jā? Viņš ir 18+. Viņš ir 18+, bet aizgriezīsies bērni, taču Jēzus. Māmas aiziet bērnus, tēti paliekat. Māmas arī neskatās. Bet nostrādāju tur 2 gadus. Tiem, kas nezina, jā, tas incidents bija tāds, ka es pieļauju, tur bija kaut kādi, laupītāji bezdeļņiki, kas vienkārši pavisam tev neveiksmīgi iešāva pa galvu tā, ka bija kaut kāda veida paralīze, es saprotu, jā, ārstēšanās pamatīga un efekti un defekti redzam vēl tagad. Bet kas bija ārpus tā, to 2 gadu laikā, tāds highlights varbūt, ko tu atceries kaut kādi, inčīgi? Jūs braukāt ar limuzīnu? Ar limuzīnas mēs ņemam uz video sesijām. Redz, kā ir. Skaidrs, ka tas bizness ir šobrīd beidzies. Un visticamāk, es varētu daudz ko stāstīt, bet aiz cieņas pret savu tā laika kolēģi, kas bija tiešā kluba īpašnieks, jo es skatījos kā direktors, es... nebūs korekti, ja es stāstīšu, jo tur ir fucking crazy lietas. Tāds, ka tev... Bet tur ir tā, ka, kā filmās rāda, sākās vakars, tu ienāc iekšā uzvalkā tā, uzsit pa žakatīti, zini, tur vienai meitenei kaut ko otru paņem piesniedz, viņa hop. Skaties, mēs to klubu bijām būvējuši vispār tā, ka... Tas tikai no filmām. Tā tas arī ir, bet mēs to klubu būvējam, lai mums pilnīgi viss apkalpojošais personāls būtu tikai sievietes. Tikai pilnīgi es pat mēģināju izdarīt tā, lai mums būtu arī apsargs sievietes, bet vienkārši fiziski Latvijas platumgrāto nevarēja nodrošināt. Olimpijā ir viena tāda drukna no riktīgi apsargs. Ja vēl aktuāli. Ja tā ir tā pati, kas no Essential kluba. Ziliem matiem. To es nezinu, kādiem mati, bet viņi tādi puskultūristi. Tā ir tā, kas man 2008. gadā, kad bija tā krimināla lieta, kas mani izcēlā ārā. Jā, izcēlā ārā. Iedeva Essential apsargs šefam. Lūk, bet jā, tas droši vien nebūtu korekti, bet tas, ko tu minēji par to izskatu, tā ir. Skaidrs, ka ir meitenes, viss, protams, viss strādā pēc leģendas, kas ir uzbūrta. Protams, ir konsumators, kurš ir spiests. Tas, ko mēs nekad dzīvē nebijām darījuši, visi vecrīgas klubu nostāsti, ka no kartes to pēkšņi noņem 5 štukas, tā pie mums nebija, bet mums bija afigēni dārgā pakalpojuma cena, jebkura pakalpojuma cena. Mums tur bija opcija ja nemaldos, 8,000 aizvērt klubu uz nakti ciet, plus tu maksā katrai meitenei. Es tagad neatceros, vai šis tika izmantots, man liekas, bija 2 opcijas, vai aizvērt uz nakti ciet, vai 5 no rīta uz kaut kādu laiku, un tas no tās rīta stundas gan bija izmantots. Bet viņš strādā, tas klubs strādā, ne 24/7? Nē. Tas jau 5-6 vakarā, jā, līdz... Mēs man šeit vērāmies varēja pa 8-9, un tad tu mauc tā kā līdz tam pēdējiem klientam. Pēdējiem maksājošiem. Pēdējiem maksājošiem klientam, un vai, tur tie faiti, kas ir bijuši, un apsargi, tas ir tā smešanas ārā, izgāzt tie logi, un tas arī bezalkoholiskais. Jā, droši. Mūsu mājās ir štukas pudeles uz galda nestāvā. Ne? Jā, precīzi. Šito man teica aizrādīja pēc vienas epizodes. Viņš saka, tas nav smuka, ka tukšs pudeles stāv uz galda. Paldies tev. Pagādinājumu. Tā, bet ko mēs par to māķeni? Jā, par to māķeni. Labi, tad tālāk, tad bija EHR tālāk vai vēl kaut kas par Nē, pēc tam bija tā, ka mēs uztaisījām aģentūru. Nāca piedāvājums, ņemot vērā to, ko es stāstīju, ka pirms tam mēs reklāmā bijām tas pats kapitāls, un daudzus gadu reklāmā bija nostrādāti. Es pēc traumas arī aizbraucu, paņēmu vasarā, aizīrēju dāču pie čoma, nodzīvoju visu vasaru ar meitu, fantastiski, un man nāca vēlme atgriezties tajā lietā, ko es māku. Bet man afigēni interesēja PRs, tieši kā tas darbojās, jo kā tas reklāmas lauksās, visas stratēģijas, tas bija zināms. Un Dīfaita aģentūra, kas ir viena no Baltijā lielākajām sabiedrisko attiecību aģentūrām, īpašnieki latvieši, visforši, bija darbs sludinājums. Un es aizgāju uz afigēnas zemo pozīciju, atkal kaut kāds projektu vadītājs, un nomauc tur man šķiet ar kaut kādus
4-5 mēnešus, neatminos. Bet paldies Laurai, zvejniecei. Viņa man ielika tajos mēnešos to, ko cilvēki mācās gadiem universitātē. Un tajā laikā man jau nāca piedāvājums no Ralfa Nemīro palīdzēt viņam startēt domas vēlēšanās. Nemīro? Jā. Dzirdēts uzvārds. Viņš ekonomikas ministrs bija. Jā, ok. Nu, un tad mēs nāca lēmums, bliežam augšā aģentūru. Un mēs uztaisījām Thumbs Up Media Line tajā laikā. Un kopā ar Stendžu uzblēzām viņiem. Stendžu tā kā Ēriks. Ēriks Stendzinēt, jā. Uzblēzām viņiem to KPVLV reklāmas kampaņu. Arī krūts laiks dzīvē. Un, protams, pēc tam visi knabi šmadi nekā personīgi, kur tevi izvazā. Jo tas viss notika tik spontāni. Mums vajadzēja ātri taisīt sijas. Es zvanu Čomam, klausies, tev nav kāda brīvas sijas. Nopirkšu no tevis, mums vajag uztaisīt. Viņš saka, man te stāv tukšiņš. Agrāk tas bija vienīgais ēdināšanas uzņēmums. Saka, dod pofīgi, mēs pārģistrēsim. Tur hops. Protams, nekā personīgi pirmais. Ēdināšanas uzņēmums. Tagad vinēt ir tā kā taisa reklāmas kampaņa, bet sen jau viss ir pārkvalificēts, oficiāli viss ir uztaisīts. Nu tālāk, un tad bija plāns to aģentūru attīstīt tajā laikā. Tādu iemeslu dēļ, ņemot vērā, ka Kariņš atlaida valdību, tur plāni ļoti sagriezās. Un tad man sanāk, ka piekdienā man bija informācija, ka pirmdienā Kariņš atlaidīs valdību. Un es saprotu, ka, viss, ko tu esi būvējis un plānojis un domājis, ka tas nenotiks. Un es dusmās vienkārši, mums vecrīgā bija birojs, es uzgāju augšā un teicu, fucking shit, es eju uz radio. Un es sāku meklēt, ko meklē. Un izlaicu EKRs, kurš meklēja zīmola vadītāju. Tajā laikā EKR superhits. Es aizbliezu viņiem CV, un tajā pašā dienā viņi man zvanīja. Un sanāk, pēc tam jau nākamās nedēļas trešdienā es pie viņiem jau strādāju, un turklāt paralēli tas Thumbs Up Media Line mums arī turpināja darboties. Nu, kaut kāds tāds ir tas īstais storijas. Pirms cik gadiem tas bija EKR? 6 gadi, jā. Un tad mēs tagad esam šeit, jā. Kāda ir dzīve radio šodien? Nu, bet šodien un pirms 6 gadiem, cik ļoti ir, jo manuprāt, ir ļoti mainījies, cik tas ir no jūsu virtuves puses? Skaidrs, ka radio ir mainījies ārkārtīgi. Ja man šķiet, ka viņš daudzus gadus, viņš joprojām ir fona mēdījis, bet lai tu spētu būt aktuāls un klātsošs un sasniegt tās paudzes, kuras mūsdienās varbūt izmanto Spotify, izmanto TikToks un kaut kāds cits straumēšanas kanāls, tev ir jābūt klātsošam digitāli, kā jebkuram uzņēmumam, kurai sfērai, kas to arī dara. Un man tiešām paveicās, un paldies Guntaram Traubergam, Ričardam Zaksam, Ilzai Zepai un Lanai Kovalē, kas man tajā laikā pieņēma. Es biju klāt tajā mirklī, kad EKR sāka šo visu būvēt ar ārkārtīgi fantastisku komandu, un līdz ar ko tā virtuve, viņi ir attīstījusies. Tā kā mēs to visu redzam, tas ir. Radio ir viena dzīve, bet paralēli tev ir aktivitātes TikToks, YouTube šovi, tas, aplikācija, tad vajag, lai viņi strādā CarPlayā, Android auto. Viss tev ir visur jābūt, tev ir jābūt digitāli aktīvam, mūsdienīgam, ar visām jaunākajiem trendiem. Un tā virtuve, viss jau no malas redz, rekur EKR saka lākstās, rekur pārtī vāģis, rekur pārtī būs, Winterbeaters pilnīgi jauns. Bet tam visam apakšā ir milzīga komanda, kur šos projektus tirgo, kur taisa saturu, sasniedz rezultātu, atbild klienta priekšā. Jo, redz, mūsu gadījumā radio, mūsu valūta ir reitings. Lai mēs sasniegtu reitingu, tātad mums ir jāzina savs klausītājs, kādu mūziku viņš klausās. Lai mēs uzzinātu, kādu mūziku viņš klausās, mums ir jātaisa pētījumi. Ko tu klausies, kas tev patīk, kurai radiostācijai. Un tas atkal ir milzīgas investīcijas. Un lēnā garā tas viss būvējās, un tev var nepatikt, ka kāds pēta reitingu šādā veidā, bet tā ir valūta, kā tirgus norēķinās. Tev liekas, ka... Mega, šitas bija, wow! Šitas bija wow! Klausies, kurš čalis ierunāja tos visus tekstus? Es vienmēr atcerēšos European Hit Radio, Lyric Hits. Kurš ir tas Džeks? Tas ir Polis, kas to ierunāja? Nē, man liekas, ka nebija Polis. Nav ierunājis. Kurš tas ir? Es negribu samalot. Tas ir Latvijas? Nē, viņš nav Latvijas. Tā arī man likās. Es dzirdēju to basņu. Nē, bet ir, ko ir ierunājis Valdis Čirksts. Ir, ko ir ierunājis Uģis Polis. Valdis Čirksts makes sense, actually. Valdis ir kaut ko ierunājis, bet tas, kas ir tas krutās. Tas no Videnes laikiem, kad tu ej gulēt un ir tas Lyric Hits. Kurš? Es esmu to bet prasījis. Tas bija outsource kaut kāds ārzemnieks, mums ir
mēs arī ļoti daudz taisot šīs audio identitātes. Mēs pasūtām ārpakalpojumus, un tas nav Latvijā. Protams, mums ir Lotars, kurš ir vienkārši vaizmēns klipu taisīšanā. Teiksim, Lotars. Nekad dzīvē nesaki ar garo. Mašīnas ar numur. Ne? Nē, numurs. Nebija Lotāram? Nē, Ludānam tas ir, Edgaram. Tas ir, Luciferam. Luciferam, tieši tā no Power. Jā, bet Lotārs arī bija dzirdēts šajā. Lotars arī no Power LL. Viņam ir numurs LL arī mašīnā. Sveiciens Lotāram. Un Luciferam arī īsmē. Vecie Lucifers labais. Lucifers ir, ko mēs tad, kad viņš strādāja MTG, viņš bija TV3 un es biju Star FM. Mums sanāk, čiris galdu viņš sēdēja. Okay. Jā, bet par to balsi tu nezini. Par to balsi nezinu, bet es varu izstāstīt, teiksim, tad, kad EKR Latvijas šitiem man šķiet šogad būs 4 gadi kopš raidstacija ir atkal apraidē. Un tad, kad mēs būvējām šo te audio identitāti, tad arī mēs tur uzrunājām Emilu Balceru, vai tu varētu ierunāt. Protams, tas maksā arī pakalpojums. Tad tur kā to piedziedāja. Tad to visu mēs slēdzām klāt, ja nemaldos, britus, kuri klausījās kā dzied, un tas bija vesels dienas process. Tas, kā tas notiek pasaulē. Un tikko bija radiodējas izstāde Latvijā. Tā ir izstāde, kas notiek reizi gadā kādā no Eiropas pilsētām. Un šogad viņi bija Latvijā. Un atbrauc visi tur lielie giganti no pasaules ciemos. EHR satad viņus uz studiju. Kur ir Lotars? Jo viņi jau zina viņu, tāpēc, ka ir notikusi sadarbība. Tā kā tas viss, tas, ko tu redzi uz āru, tā ir maza daļa, kas ir izklaidējošā daļa. Bet kā lai tas viss strādātu, jo radio jau pārtiek no reklāmām. Ja, man viens no lietām, ko es arī piefiksēju, kad jautājums tāds, es EHR vispār radio kā tādu atceros, EHR tieši kā radiostaciju. Gulbenetā bija viena EHR 88,4 uz tam līdzīgs. Šobrīd, manuprāt, EHR ir reklāmas aģentūra. Nē, EHR ir mēdīs grupa. Mēdīju grupa, jā. Mēdīju grupa, kur ir tu skaties jaunas meitenes, jauni čaļi reklamē šito, to podcasts, raidījums, un viss ir zem EHR label, tā kā iet apakšā. Jā. Un, vai tas pats, kā radio nav palicis otrajā plānā? Tieši tas radio vilnis, kurā skan dziesma, kurā radio personība runā. Mehānisks, jā. Skaties, dažādām paudzēm, dažādas mūsu aktivitātes ir dažādos viņa plānos. Radio pats pēc savas būtības, pats raidstacija, viņa nevar palikt otrajā plānā, jo viņa ir pirmā pārdošanas plānā, lai ir konkrēts ētera laiks, konkrēts minūšu skaits, ko mēs stundā drīkstam pārdot. Un no tā dzīvo viss EHR. Līdz ar ko radio, jebkurā gadījumā, ir prioritāte. Un tieši tādēļ, līdzīgi kā daudzos uzņēmumos, nodaļas dalās. Tātad rekur ir raidstaciju ētera budžeta plāns vai kvartāls, kas ir jāizpild. Un rekur ir radošā puse, mārketings. Jums arī ir tas, kas ir jāizpild. Jūsu portfels ir TikToks, tas. Rekur ir produkti, ražojumi jauns. Līdz ar ko galā tas, protams, šis ir kopējais budžets, kas pret gadu ir jāizpilda. Viņš ir vienojošs, bet katra nodaļa atbild par saviem sasniegumiem. Līdzīgi kā gultā. Katram no mums ir savi pienākumi. Mans izdarīt lietu un pagulēt, viņai pēc tam pašai tikt ar sevi galā. Bet tevi arī var dzirdēt EHR ēterā, vai ne? Jā, es esmu. Kuros raidījumos? EHR Latviešu hiti braucamā laika balss, kas ir raidījums braucam kopā katru pēcpusdienu no 4 līdz 7. Kā ir runāt ēterā? Jā. Man personīgi Capital FM bija līdz ārkārtīgi milzīgus pamatus, jo es aizgāju tur trenēt. Tā, kad es strādāju Capitalā, man bija sestdienas raidījums Pludmale, kur vispār dizasters. Man pazvan Čoms, raidstacija, kur principā skan pops un house mūzika. Man zvan Čoms, klausies, var uzlikt Merlinu Mansonu? Es saku, draugs, protams. Un es ielieku sestdienā raidījumu no rīta kaut kā 10-11 Merlinu Mansonu hardcore, kaut ko nezinu tādu gabalu. Un man zvan vienkārši Melnēns Jānis, saka, Tom, vēl vienreiz tu uzliks Merlinu Mansonu. Un tu varēsi tikai viņu mājās klausīties. Lūk, un es diezgan ātri tiku Capital FM strādāt. Mensās bija tas, kam rības izgriez, ja? Jā, lai viņš varētu pats sev. Aizšorēt apaugs. Ka mēs visi to zinām, visi Latvija un visi pasauli. Starp citu, Jessica tagad arī bija ielikusi, ka viņa ņemšot ārā rības. Bija tāda lieta? Jessica ar vienu C. Jessica. Lūk, un tad Capitalā savulaik viss bija dzīvais ēters. Un es, principā, tos pēdējos 5 gadus, 6 es nomācu rīta ēteru, kas ir krūtākais laiks raidstacijā. Protams, tā ir bija jautājums man pie tiem ētera laikiem. Rīts ir tā kā kotējās visaugstāk. Ja? Tu esi tas visrēcīgākais. Jā, tas ir prime time, un tad otrais, protams, ir pēcpusdiena. Nu, un tad ir dienas, ir tas mierīgais. Bet, redz, kā
Daudz pasaules raidstacijas mēs baigi skatāmies tos britus, teiksim, tur Capitals Kiss. Viņam vispār labi rītšaus, kurš ir noslīpēts. Protams, budžets ir milzīgs, ir 8 producenti un katram ir savs uzdevums. Bet tas drive laika DJs vispār, tur ir tā, ka viņš runā 30 sekundes, varbūt līdz minūtei. Pam, plus 5, jā, super, rekord tas. Oho, drons nokritis, mācam tālāk. Viss, un stāsts ir par mūziku. Tā kā ir dažādas prakses un dažādi piemēri, bet tas dzīvais ēters, jebkurā gadījumā, ja tu to skolu esi izgājis, manā gadījumā kopā nepilni 8 gadi, fucking, tu to nevar aizmirst. Jo es jau arī latviešu šitos strākus pavisam nejauši runāt ēterā. Jo mēs sapratām, hei, vajag palaist kaut kādu raidījumu, notestējam, kā tas skan. Sanāk, es gadus kaut kādus 6 nebija bijis pie puškas saucamās. Es apsēdos pie ložmetēja. Un es kā sāku, programma direktors pateica, no rītdienas mums ir raidījums ēterā. Un es sapratu, ka tas ir tas, ko es esmu, kas man bija pietrūcis. No kurienes tas tev ir vienkārši dabiski? Es uzaugu kopā ar Patriku Grīvu, kuram ir leģendārs tētis, viens no Latvijas radio lieliem cilvēkiem, viss plats, vai tur varētu stāstīt. Nestāst. Un es arī to nedarīšu. Jā, bet... Un Patriks bija radio cilvēks. Man tas no bērnības man saistīja. Es gribēju. Es tad, kad pēc tiem sūdiem ar to krimināllietu es dzīvoju Briselē un atnācu no Ritma institūta, ka būs jauna grupa, es braucu apakaļ uz Latviju un aizēju strādāt uz Star FM. Jānis Romanovs, kas bija Ritma institūta pasniedzējs. Jā, es godīgi par to Ritma institūtu. Es nomīzu. Sameloju. Es nomīzu iet uz radio DJiem. Man likās, tā ir kruta štēle. Tur reāli, tur tas moments, ko mēs arī esam Kārlis mējušies, kad tu kontrolē, kad dziesma sāksies. Tas nekas, ka viņa ir sākusies, tu nogriez un vienkārši sāc runāt par visu. Tas ir tas, ko nekad dzīvē nevajag darīt. Tu nedrīkst atņemt cilvēkam mirkli, to, ko mūsdienās dara navigācija. Tu pie dropa jau pagriezieties pa kreisi. Bet jā, un es kaut kā godīgi sekot, norāvu ručņiku uz to. Un aizgāju mācīties producēšanu. Es domāju, ka tagad būs. Tagad taisīšu vaļā. Būšu vēl viens DJs rūts. Ne, bet tā man ir lieta, kas man ir nenormāli interesējusi. Tieši tā producēšana. Un es šobrīd jau 3. gadu domāju, ka vajadzētu iet mācīties. Tad tas ir tas, par ko es nenormāli domāju. Un es biju atteicis no Igaunijā skolu vienu, kur starp citu varēja neklātienē mācīties. Un tieši mūzikas producēšana. Jā, kas ir Ritma institūtam? Pārdi izrunāt, izsāp, to sāp izstāst mums. Sākam viņu tagad bombīt. Nē, tur bija tas moments, kad es varbūt kaut kādā momentā biju, nezinu, garlaicīgs pārsapņojies, kas tur būs, kā tas izpaudīsies. Realitātē tas bija palielām māju darbs, daudz pie sava datora. Ja tev datorā nebija tā programma un tev nebija tās lietas. Vai tā kā man rakstā mašīna? Jā, tikai tev bija rakstā mašīna, tad tu, tā kā... Nē, un man ārkārtīgi paveicās ar vidi, kurā es atrodos. Jā. Un lai saka, ka dīvānā pirdē, ko gribu no dīvāna kosmosā nelido, ir jāpieceļās un jādara. Un kaut kā man tas viss baigi materializējās. Nebija viegli, galīgi nebija viegli, bija tik daudz kļūdas, grūtības. Un Kapitāls nebija vieta, kur par to maksāja. Vēl viena tāda nianse. Jā. Labi, regulāri, bet fucking Jānis ir tas, kurš man deva iespēju, un es esmu tur, kur es esmu šobrīd tikai pateicoties viņam. Tāpēc šautots Jānim. Jā. Bet radio, tu teici, tur, kur nemaksā. Nav tā, ka vairumā vietu nemaksā. Es, vecīt, tajos laikos, un Kapitāls, viņš bet bija... arī šodien. Es nezinu. Super, klausies to... Ko es uzzināju vispār? Es pat nebiju aizdomājies. Es pat nezināju to. Tu man arī neteici 5 no rīta to. Bet es netīšām Google ierakstīju Tons Varons Luķis. Gāju caur materiāliem. Un man, kā kaislīgam ģitāristam no seniem laikiem, sveiciens grupai Nūdisti atkal. Wow, jā. Bubijs! Jā. Topless! Man izmet linku Akordi LV Toms Varons Luķis. Un man kā ģitāristam zinot, ka tu tur meklē akordus dziesmām, un es domāju, what the fuck? Kāpēc tu pie vēl nes tajā lapā, un es atveru, un es vēl fact-checkoju un pārbaudu visu? Toms Varons Luķis Akordi LV 2 dziesmas. Tur tikai Martas Ritovas dziesmas. Manas mīļākās latviešu, vienas no mīļākajām izpildītājiem. Mainiet vārdus un sāk no jauna. Tom, vari pastāstīt? Tu sarakstīji dziesmas vārdus, Martai? Jā, un šīs ir tikai 2 patiesībā. Varam šitā? Šis ir, jo tā dziesma ir... Mainiet vārdus, jā. Super. Paldies. Viņš mīl Martu.
Un par vēlu tu nāc, viņa ir precējusies, bet mīlēties. Es jau arī gandrīz, bet nē, Marta, super. Ne, un es tiešām esmu ārkārtīgi priecīgs, ka tā tiešām bija Marta, bet mums ir vairāk kopdarbu, ārkārtīgi veiksmīgi, un ir arī vairākas bērnu dziesmas sarakstīts, ne tikai Marta, arī Mārtiņš Uskis, un vēl šādi tādi ar Martu Ritevu un Ozolu mums ir viens kopdarbs. Un arī šobrīd top paralēli, jo vārdu rakstīšana patiesībā man tas ir bijis no bērnības. Es 7. klasē rakstīju projektu humoristiski dzejoļi manā dzīves jēgā. Un, tas, ko mēs zinām, ka tu piecelies kājās un tur kaitināji skolotāju, bet šito tu mums neteici vēl. Kā? Man ir laikam bijis, ko teikt un ir, un par ko es ārkārtīgi priecājos, ka es jebkuru dziesmu, kas ir vārdi, kas ir rakstīti, es esmu rakstījis par savām sajūtām. Ko es esmu piedzīvojis un līdz to iekšā. Nav bijis tāds trash talks. Patiesībā ir es nezinu, vai es to esmu kaut kur teicis. Es izstāstīšu. Mums vajag. Bija kaut kāds arī agrs rīts. Mēs ar Mārtiņu Rusku pēc kaut kādas roka kafejnīcas maucam pie viņa mājās, vai trīšķināsim ģitāru. Uzvar Mārtai vēl? Nē, mēs nezvanījām. Mārta tur bija. Un mēs vienkārši uzbliežam pusstundas laikā dziesmas, liriku un kaut ko, un tā viņi tur paliek. Paiet 6 gadi. Es skatos tā laikā 6 vai 5. Nav svarīgi. Es skatos zelta mikrofonu, skatos Mārtiņš Ruskus, skatos. Un dziesma lēni. Es domāju, fuck. Par lēnu. Nē, jo tas bija pirmais un vienīgais gabals, kurš tika uzcepts tādā ļoti plezīrīgā stāvoklī. Vieglā bohēmā. Es teiktu, smagā bohēmā. Kulakovs tagad nomainīja mākoņu cauršā, kad viņš dzirdēja šo. Un tas kaut kā ir iegājies. Un es patiesībā ļoti žēl, ka es to šobrīd kādu laiku biju nolicis malā, un tad tieši nesen ar Busulu runājot, tad viņš teica, hei, davai iedod kaut kāds teksts, pamēģinām. Tad es tagad tieši sāku šiverēties un skatīties. Man kaut kā tas ir. Es ar to nekad naudu neesmu pelnījis. Protams, ir autora atlīdzības, kas tur skaitās, bet kas ir principā. Miljons. Jā, un tas Bentlijs, kas stāv ārā, Pasaratī, pareizāk sakot, norūsējušais, tas ir mans. Bet, tā kā tas. Bet tu dziedi arī? Es esmu tāds ugunskura. Nevajag klausīties, jā? Es tā neteiktu. Es esmu tāds ugunskura dziedātājs. Superīgi, ir labie brīži un sliktie brīži. Es esmu gājis muzikas skolā, es spēlēju akordeonu 8 gadus, un man ir pazīstams nots. Nav lācis uz ausīm. Superīgi. Jā, tā kā. Tas ir kruti. Zilons vai lācis? Nezinu, kas trakāk ir. Zilons, laikam stulbāk. Viņu atrast grūti. Tu vēl atrast ziloni, kas ausīm uzkāpst. Smagi viņi ir abi. Karoči, abi divi bija tur. Viņš zina. Superīgi. Un tu teici Busulis, un tad mēs varam pieslēgties nākamajai tēmai. Podcasts Jauns un privāts, kur, man liekas, kas tevi redz visu laiku ar Interu Busuli. Cienījamo, godājamo Interu, visu cieņu. Šautauts, jā. Tad es tev koriģēšu. Tas ir podcasts Trakas lietas, kurš ir Jauns un privāts YouTube kanālā. Tas ir meitas uzņēmums. Nē, tas ir Jauns un privāts. Ir tā kā mēdīs, tā kā platforma, kurā tas tiek atspoguļots. Bet podcasts nosaukums ir Trakas lietas. Bet tas tam nav sakara vispār ar Eiropas Hit radio? Pilnīgi nekāda. Okay. Jā. Aha, es sākumā nesapratu. Inters. Jā, jo man radās jautājums, man likās, kā Inters nonāca podkāstā, tādā raidījumā. Pavisam vienkārši. Topless DJ. Jā, tāda viņu uzrunāja. Avantūrista, jā. Mums kaut kā ar Interu ir izveidojusies tāda dvēseliska tā saikne. Es viņam teicu, hei, paampelējamies. Jā, kā viņi izveidojās tā saikne? Kā jūs esat pazīstami? Ja godīgi, pēc roķenes. Nē, mums tiešām šis stāsts ir ārkārtīgi romantisks un skaists. Vienkārši EKR Latviešu hitos viņš bija atnācis pie manas kolēģis. Nē, paldies, Džeki, pietiks. Labi, ka pamperbikses kājās. Šautauts mēnesi aptiekai. Un mēs iepazināmies EKR Latviešu hitos, vārds pa vārdam. Mēs sākām aicināt kaut kādiem podkastiem. Un mums izveidojās visādas sadarbības arī atbalstot, jo ņemot vērā, ka es esmu zīmola vadītājs, arī visu mūziķu sadarbības iet caur mani. Un līdz ar ko tur jau tas konteksts jau veidojās. Un tad mums bija dažādi jaunā gada raidījumi ēterā kopā, līgo raidījumi ēterā kopā. Tad visādi muzikālie podkāsti kopā ar visām dziedāšanām. Un tad es teicu, hei, uzbliežam šitādu. Un viņš piekrita un fucking labi aizgāja. Jā. Viņš tāds labs ampelmanis, tāds goda vīrs, es teiktu. Viņš ir afigēnā, pirmkārt inteliģents, otram kārtam viņš ir īsts, trešam kārtam viņš ir šovmens, un viņš māk
pajokoties, viņš māca izšaut joku līdzjostas vietā, ja vajag bišku pāri. Viņš māca arī izšaut joku, kur vajag, bet nē. Nu, tā, viņš zina to robežu nenormāli. Un tu arī. Nu, jā. Drīzāk. Un kas ne ir šodien? Ne šodien, jā. Leģ. Bet, jā, un kaut kā tiešām paldies Interam par to, ka mums ir izveidojies tas, jo mums arī EKR Latviešu programma direktors Mārtiņš Poļakovskis teica, ka fucking jums ir tāda ķimija. Arī ētera, kad mēs atnām tos jaunā gada raidījumus, un tas ir baigi forši, un es par to ārkārtīgi viņu cienu. Jā. Ir, un tie skatītāji, kas nav redzējuši jauns un privāts, varēs? Trakas lietas. Trakas lietas. Visu laiku kļūdos. Viss kārtībā. Forši, tiešām pozitīvi. Es domāju, mēs varam arī pieslēgties seju spēlei. Mēs katram viesim uztaisam kaut kādu spēlīti. Es parasti pacenšos, un Agnes nav vispār lietas kursā. Es teicu, Šito es neesmu vispār pat redzējis. Tātad atpazīsti mūziķi. Seju spēli, varbūt tur kāds ir mainījis imidžu vai tam līdzīgi, bet kur mēs tūlīt ejam gaisā. Principā tev būs slavens cilvēks saistīts ar mūziku, un tad ir nocenzēta viņa seja, un tev ir jāuzmin, kurš tad Latvijā atpazīstams mūziķis tas ir. Ejam. Kreisā pusē Juris Kaukuls. Nē, izbeidz šito. Ejam gaisā. Pirmais šis, kas varētu būt. Pats. Tas ir fiņķis, nav fiņķis, ne, es nezinu. Nu, skatāmies. Ļoti labi. Ļoti labi. Pastīsimies, cik tā punktiņa savāksies. Jo es domāju, ka diezgan zinoši tev vajadzētu izšaut visiem cauri. Ejam tālāk. Šidais. Tas ir gačo. Mati sastādīts, protams, ka tas ir gačo. Tikko pēc talkas. Gačo. Mēs gats. Juris Kaukuls. Skatāmies. Nē, Toms Grēviņš! Soļi pelēkajā! Soļi pelēkajā! Laicīgi saņemies, viņš imidžu pamainīs. Tas ir Toms Kaukuls! Tāpēc es viņam nerādīju. Izskatās bišķi down! Jā, ļoti labi, ļoti labi. Akustiski? Nē, ja Grēviņš būtu mūziķis. Nevis tikai plašs dīdžē. Ļoti labi. Es domāju, ka Tomam šis patīk. Ejam tālāk. Vispār vajadzētu būt Samantai Tīnai, kas tur būs pretī, es nezinu. Nu, vecīt, tu nekļūdies. Ļoti labi. Samantai Tīnai, ejam tālāk. Par ko tas uztraucies? Tālāk šitais. Tas ir Miķels Ļaks vai nav, es nevaru saprast. Kas ir Miķels Ļaks? Markus Riva. Markus Riva, skatāmies. Andris Ērglis arī pamainījis imidžu nedaudz. Tagad viņš citādāk izskatās. Ejam tālāk. Skatāmies. Šīs. Emilija. Nē, Muldu. Nē, varētu būt. Padomā vēl bišķiņu. Oi! Ex-dabase! Tas ir ex-dabase. Bet jūs zināt, ex-dabase iesaukt? Eminems. Eminems? Jā, dēļ viņš ir, come on, pasties viņu. Tas ir 8 miles, tas ir filmā. Tas ir 5 kilometri. 8 centimetrs. Ex-mile. Ex-the-mile. Ejam tālāk. Tas ir ļoti garšīgs kulpinātās vistiņas iesaku tiešām. Daiņa delikates. Okay. Daiņa delikates. Es neskatos, lai nav jums tas sakāt, tas grūks, bet drīkst? Jā. Nu, vajadzētu būt Interam Būsulim. Kas tur būs pretī, es nezinu. Dons Būsulis! Wow! Tas ir Dons Būsulis. Man liekas, Dons Būsul. Man liekas, ka vairāk. Le Don Būsul. Jā, Būsulē sudipļī. Ir pamainījuši imidžu cilvēki. Toms Grēviņš, ja Grebeni nebija redzējis. Jā. Vēlreiz gribi. Donam ir bijuši mati kādreiz. Donam ir bijuši mati kādreiz. Neredzēju. Nē, bet tiešām, ja nopietni, tad ir bijuši. Bija gari, Viņa bija Lilija laikos, jā? Jā, viņa bija Lilija laikos. mati. Viņa nebija garie Detlef mati. Tas nozīmē, ka es neatminos. viņam pazuda mati. Tu domā, kas ir Lilija? Un nē, tas nebeidz. Arī Lindiņš šobrīd atgriežas mūzikas karjerā. Ir redzējuši to, bet es nezinu, nekādu garu. Ir, kur ir blondie zemāk. Viņš ir paprāsam, viņš ir zemāk. Tas ir no fabriks laikam. Rekur. Nu, gan drīz Detlef mati. Rekur, tas ir Dons vai Detlefs? Jā, tas ir Dons vai Detlefs arī. Stils ir nemainīgs. Atgriezās. Pilnu palādījumu pievāc. Jā. Bet labi, mēs zinām tikai mūsu paudzi viņu zina. Citumās viņa ir. Bet no tā paudze droši vien arī pievāc, vai ne? Jū. Nu, super. Nu, tagad vērsim vaļā Pornhub un paskatīsimies jūsu video.
Ja mēs esam ekrānā atver spoku testu, mums ar katru viesi ir spoku tests, atceries spoku LV fórumu. Jā, viņš mums ir šobrīd Tevenetam piedara. Jā, tieši tā, to mēs arī uzzinājām. Ja Tevenis grib, viņi var droši mums sadarboties. Mēs labprāt, Droši var atdot spoku. mēs labprāt kaut ko izdomāsim, kad ruletīti reka iemainīs. Ja jūs netiekat galā. Mēs kaut kā iegājāmies ar katru viesi, mēs uzjautājām par kaut kādu topiku testu izpildīt. Un tev tā kā tikko bija lieldienas, īstenībā šim video bija jāaiziet lieldienās. Okay. Bet tu mums 1. aprīlī ritīgi izāsēji. Izjokoja pa īsto. Wow. Un tad vienkārši testiņš tev, ko tu zini par lieldienām. Vēl viena lieta, mēs Kā nezinām, tev kas liekas? testā būs. Kā tev liekas? Baigi neesat ieguldījušies uzdevumā. Paņemot to, kas bija. Kā tev liekas, ko tu zini par lieldienām? Zini kaut ko? Būs viss pareizi vai nebūs? Es Olas kādā krāsā. ņemot vērā to, ka es šajā gadā nesasitos nevienu reizi ar olām, ne ar vienu. Jā. Tad visticamāk. Mēs varam aizkadrāt to izdarīt. Jā. Nē, ņemot vērā, ka Topless DJ. Labi, ja godīgi, ņemot vērā, ka man raustās roka šobrīd. Es jau esmu savus olas sadauzījis. Augšu vai apakšu? Nē, arī ar citu, lai tie, kas vēro, tie, kas tagad pieslēdzās, es nemasturbēju. Ja man tiešām ir tremors kreisajā Tie, rokā. kas mūs klausās un neskatās, silti iesakām sākt skatīties nākamreiz. Jā, Labi. Tom. Aiziet. Lieldienu simbols ir Nu, olas. vai zaķis, vai tomēr cits. Nu, olas. Cēlēns. Olas, jā? Jā. Ir pareizi. pareizi, Es īstenībā būtu teicis zaķis. Es arī. Labi. Cilvēks gadā apēd vidēji cik olas? 153, 200, 173. Es domāju, ka tās varētu būt 173 lieta. Malas. Redzēju, kā bija Pareizi. Cik augsts ir jūsu IQ? Tas nav jautājums. Pēc tam. Vārds lieldienas nozīmē svinēt, spīdēt vai arī neko nenozīmē. Man patiesībā šķiet, ka visas atbildes ir pareizas, bet ņemot ārā loģikas principu, lai jau iet svinēt. Ļoti loģiski un nepareizi. Nē, bet spīdēt, labi, lai iet. Tev bija taisnība pa lielam. Jā. Visas atbildes ir pareizas. Fuck you! Tas nav fuck you pirks. Es jau pirms neko neesmu. Otrs populārākais lieldienas simbols ir kaķis, vista vai zaķis. Man jau šķiet, ka normāli būtu, ja tā ir vista, jo zaķis neko nezina, bet ņemam zaķi. Izklausās loģiski. Jā. Piektais jautājums. Pasaulē mazākās olas dēļ kas? Kolibrī, paipals vai vistas? Es nemācēšu šo teikt, bet man mājās mazākās, kas ir paipalu, bet droši vien, kad kolibrī jau Tu domā, ka kolibrī dēļ olas? Es kaut kā viņi vairojās, droši vien, visticamāk. Varbūt viņi Bet tu dzīvdzemdētāji. jau arī nedēļ olas. Tas arī nav arguments vecīt uz Tu mani loģiku. slikti pazīsti. Tur bija tādas. Labi, tu saki variantu. Es saku, lai būtu paipalu, bet noteikti, kad ir kolibrī. Ai, ir arī kolibrī. Redzēju, ka viņš izspēlēja Viņš bija triku. gudrāks, un es viņu novilku uz savu līmeni. 6. jautājums. Bet lielākās olas, kam ir Tom bez tevis? Es gribēju teikt tieši, ka mums visiem. Baroniem. Bet lielākās olas tādas nav. Ja mēs šeit nevaram ņemt dalību, tad tādu nav. Bet, skaidrs, mēs ļoti labi zinām. Strauss. Jā. Man šķiet, ka tu slikti redzi, un nākamais, kas būs, tev šķaudot zobu, paliks rokā. Vecums tas savs vecs. Es izgāju OVP un tiesības arī kārtībā, tā kā vēl nav tik slikti. Laikam, Okay. Bet īstenībā es Tas kādu burtiņu redzat? Un ir. Man vienkārši paveicās. Tur bija uz augšu, pa labi, uz leju, pa Jā, kreisi, bet, viens no 4. Uz ceļa nav burtu. Kāpēc vajag pārbaudīt burtus? Tur vajadzētu mašīnas skatīties vai policija, Jā. piemēram. Tev ir vadīta apliecība vai nav? Man ir brilles tam Nu, vajadzīgas. redz, Es tikai jā. šobrīd neesmu uzvilcis. Teiksim, ja tev jāpagriežās ir uz gulbeni, labi, tu zini no galvas ceļa, Jā. bet kā izlasīt, tā, kas nebrauc no Madonas, teiksim. Uz bulbeni. Fakti. Tā. Madona, man liekas. Uz augšu. Nē, luksuforā tur viss skaidrs augšējais vai apakšējais, ja krāsas neredz, vai ne? Komandieris, kāpēc jūs apturējāt mani? Tā, kādas ir lieldienu tradīcijas Latvijā? Šūpošanās, olu mešana, kāzas, Vidējais. vai arī ēst olas Ņemam ar vidējo. sāli? Olu kaujas, olu krāsošana, pareizi atbildējiem. Tālāk, 8. jautājums. Vai tu svinēsi lieldienas, Tom? Jā, nē, vai vienalga? Es gribu būt godīgs pret auditoriju, ņemot vērā, ka viņas ir tā kā nosvinētas, man jāsaka nē. Okay. Jā. Ļoti labi. Jā!
Wow, ok, šis Labi. bija game changers. Tālākajam. Mums ir vēl jautājums. Pop-ups ir izlaists. Kad būs lieldienu brīvdienas? 14. līdz 17., 15. līdz 18. vai arī 13. līdz 16. Fucking shit, un kāds tas padomā. bija? Kas šodien pat atpakaļ? Pagaidi, kura gada tas ir? 8. un jau bija. Jā, tas ir vecs tests. Nu Labi. ņemam pēdējo. 13 līdz 16. Ei, pirmais. 6 from 9. 6-7. 6-7%. Ļoti Jā. labi. Super to. Tas bija viens varants tests. Nē, bet šis ir izklaidējošs. Jā. Nu, visticamāk, ka mums tikai Mums, arī, jā, mums liekas ļoti rēcīgi, jo Jā. spoks vajag atdzīvināt. Vajag to radīt Latvijā, zaļo karotīti. Nu, bet nav tādiem spokiem līdzīgi, kā jūs runājāt par BMW Poweru. Kā cilvēki tur joprojām iet, bet tomēr laika nogrieznis prasa kaut kādas korekcijas ikvienā lietā. Jā. Jā, teiksim, softu pārtaisīt. Varat normāli to lapu uztaisīt, beidzot. Jā, nu šeit ir tāds reklāmas tends pamatīgs, kā redzējām. Bet, Jā, jo patiesībā uzdevums izlasīt bija grūti. Pop-ups visu aizsēc. jā. Bet, starp citu, par power laikiem mēs toreiz, kad tajos 5 no rīta runājām, tev arī kaut kāds sakars ir ar mašīnām, un tu zini, poweristus. Mēs tik ļoti ņēmām cilvēkus, kas ir mašīnu cilvēki, mēs no tā izvēramies, bet bišķiņi tu vari pastāstīt. Es varu, un patiesībā ir tā, ka atgriežoties pie traumas, man tā ir sāpīgā tēma, jo es esmu bijis tas arī auto didaks gluži. Ok, tādā izskrienam ātri cauri. Es izdzīvoju E3 laikus. Man ir bijis gan universāls, gan sedans, gan kabriolets. Pēc tam sekoja E46. Pēc tam es pārgāju uz kā to pateikt, uz 4 kāju piedziņu, un man ir bijuši 2 S4 2000. Gada modeļi, kas bija otrais. Es pirku no Igauņu viena kolekcionāra, kurš bija 420 zirgiem, ja nemaldos. Bet S4 jums ir. S4, jā. Tad ir bijuši S-klase 5.5, ir braukts ar visādiem zāriem. Man bija tā, ka uz ziemu man vienmēr vajadzēja, lai jau skaidrs ar katru, kas man patīk, ka tur normāls līdz sākās 530, 540. Un pēc traumas gūšanas, jo skaidrs, ka gāžot ar mašīnu tādā režīmā, kā ir paredzēta sporta mašīna, tev ir jāstrādā ar visiem instrumentiem, ar abām kājām, ar abām rokām. Tad tev ir ar dibenus, jā, tas ir turēt, lai neizkrīt līkumā. Un skaidrs, tev ir jāsēdina, tas pieder kreiso kāju bremzi, viss tas. Un pēc traumas es sapratu, ka es šajā dzīvē to vairāk nedarīšu. Kreisā kājā man ir muskuļi, kas nedarbojās, un jušana nav tāda, ar kreiso roku ir grūti turēt. Un tā man ir sāpīgā tēma. Un skaidrs, ka es esmu dzīvojis laiku tāpat kā jums, kad diena bez 200 nebija diena. Un, jā, tie bija skaisti. Kaut ko ļoti patīk. Es man ir antirekords. Es gan nezinu, vai tajā laikā tas bija krūti. Man čomam bija S5, un viņš bija ilgu laiku manā lietojumā, jo čoms kārtoja veselības problēmas. Un es vedu ģimeni uz Daugavpili, uz laukiem. Es pēc ceļam braucu, skatījos, kāds ir ekipāžs. Divas tajā laikā bija parādījušies kaut kāda opeļa. Es domāju, no šitiem es varēšu aizlaisties, jo skaidrs, es esmu izdzīvojis arī to laiku, kad mūk visu no policijas. Un tad es apakaļ nācu ar to S5 tvanā. Un man bija 1:25 laikam no Daugavpils. Tas bija tas, kā es tiku līdz Rīgai. Tur visam cēl, bet atpakaļ ceļā nebija neviens ekipāžs. Bet ļoti, ļoti patika šis crazy dzīves. Tajā laikā to varēja atļauties. Jā, tu varēji arī sarunāt. Jā, tu varēji, jā. Jo tagad tu no policijas īsti nevar aizmukt, un tu esi nofilmēts, un visur esi Facebookā. Nofilmēts! Pārkāpējs. Jā, Bez tabu arī. Kā tev vispār patīk Bestabu? Tu skaties Bestabu? Strādājot medijos, es esmu pasācis vienu lietu darīt. Man mājās nav televīzijas kā tādas. Man ir Netflix, ko es šeit paskatos ar dāmu kādos radošos mirkļos. Un vai uzliek YouTube kaut ko, teiksim, kā šādu podkāstu, arī tie, kas skatās telefonos mājās, var likt uz lielajiem saviem Smart TV. Izrādās. Jā. Labi strādā. Tu dzirdēji, ko viņš teica? Kas ir Smart TV? Mums tādu vajag. Vilhelm! Pērkam nost! Nu, lūk, tā kā, jā, un es vienmēr augstu vērtēju arī tos tie džeki, kas pie jums ir bijuši, daudz par mašīnām runājāt, un Kruta, tas ir nenormāli forši. Man šķiet, ka
es nezinu, kā sievietes domā, bet mums džekiem ir ārkārtīgi Viņām svarīgi. pilnīgi vienalga ir vecīte. Nē, es domāju par savu to dzīves gājumu, jo man šķiet, ka automašīna ir viena no tām dzīves sastāvdaļām, kura ļauj mums to bērnu neizmest visas dzīves garumā ārā. Un tas ir krūta. Kāds grib ķimerēties garāžā, taisīt to savu sporta auto, viņam drifts neinteresē. Bet viņam gribās ķimerēt, taisīt, izbraukt, jo pirmkārtām, mēs labi zinām, kāpēc ielās ir krūtāk noķert adrenalīnu, bet to nevajag darīt. To var ātrāk izdarīt. Jā, un tā kā tas ir forši un to vajag darīt. Jā. Tā kā tālūk. Ielās varbūt, nē, bet... Jā. Bet reizēm gadās. Reizēm pierādi sev ielās, Jā. nevis trasē. Ja tu vari sevi pierādīt uz ielas, tad trasē, tad točni jau būs barons. Un atcerieties vienu. Iekšā ar pilnu, ārā kā sanāk, un dzīvus mūs nenoķers. Lūdzu! Bet tiešām tieši tik daudz, cik arī gribējās dzirdēt. Nereāls prieks, jā, jo tad, kad es tevi satiku, es tieši biju pārsteigts, ka tu zini tos cilvēkus, tu zini par mašīnām. Un, tas ir retums mūsdienās, jo tas, ko mēs ar Agni runājam, starp citu nelielu atkāpē, viņš saka, tāpēc kaut kādā sakarā viņš teica, ka ir jāpērk vecas mašīnas, lai bērni var mācīties, jo tagad parādās jauni elektroautori. Un es viņam saku, Agni, tavam bērnam visdrīzāk neinteresēs tava vecā žurka. Jo ir jauns ķīniešu Xpeng, ar ko var zolīt braukt skaistā klusumā. Paga. Kāpēc? Tu saki kaut kāds Xpeng. Jā, exactly. Jā, bet tev ir Lincoln Co. Jā, ja man ir mirklis, es gribu Džek pateikt, jums vajag kaut kad izbraukt, un es varu iedot izbraukt. Es esmu fucking sajūsmā. Protams, es arī izbraucu. Mēs tur bijām. Ir kruti. Mēs tikko izbraucām tiešām ar Xpengu. Paldies Sijā Autobrava par doto iespēju. Arī mūsu motors Rīga, paldies par jā, iespēju. Arī mūsu motors Maleči. Mana ikdiena sastāv no jaunām automašīnām. Un tiešām arī ļoti parādās daudz šīs Ķīnas autobūve, tas pats Lincoln Co un tā tālāk. Un mēs tikko izbraucām ar Xpengu, kur tu esi tā kā mammas klēpī. Jā. Viss ir super krūti. Jā, tas nosaukums tāds, ko ne visi var izlasīt. Ārpus Rīgas. Ārpus Rīgas cilvēki pat nesapratīs, kas tas ir. Viņiem būs kaut kāds Rolls Royce. Jā. Man liekas. bet tādā pašā laikā man ir 98. gada E36. Vai. Un tad ir tās divas pasaules, ja, kur tu iekāp iekšā, tu tā durvis piecērt, tad viņš tā nosmaržo kaut kas pēc. Tas redzi, un es tev pateikšu atšķirību. Kārtīgās attiecībās, tas, ko tu stāsti, E36 ir tā tava sieva. Jā. Un mūsdienās tas jaunais, un tā ir tāda mīļākā. Ja? Aizgāja, bet sapratu, ka tomēr pie sievas labāk, vai ne? Un līdzīgi arī manā Stritīs klubā. Tā ir vieta, kur tu atnāc, kad mājās viss ir sūdīgi, lai saprastu, ka mājās viss ir afigena. Mājās, kur viņš viss tāpēc vīrieši ejiet uz Stritīs klubiem, lai mīlētu savas sievas. Un brauciet ar žurku tur. Sanāk, ka visi ar žurku atbrauc pie Xpeng. Izmēģina, tad brauc. Bet tiešām tā mūsdienu tehnoloģiskā pasaule arī, man Lincoln Co, viņš ir fucking premiums. Jā. 345 zirgi, plug-in hibrīds, viss tur ir. Visu. Es esmu sajūsmā, tiešām. Bet, protams, tas, ko tu stāsti, arī es šodien braucot uz šejienu E36 kabriolets brauc. Es fucking uz viņu apskatos un nosiekalojos. Es domāju, brīdī, Džek, pasītos parādīt, ka tas ir kruta. Tā ir tāda lieta, jā. Vēl viena lieta, ko mēs pačakojam visās epizodēs, ir jaunākās ziņas. Kaut kādu vienu rakstu mēs uzgājām un izdomājām parunāt par NASA misiju. Tagad karstākais pīrāgs, jau svētdien, kad epizode iznāk, tad jau viņi jau ir atpakaļ. Viņi nav vēl nav, jo 10 dienas, bet es skatījos īstenībā. Es pats personīgi padzirdēju atkal nokavēšanos un 1:30 naktī cēlās augšā un es speciāli negāju gulēt un skatījos tās 10 sekundes to countdownu. Un tu zini tos video, visus, kā ir agrāk gājis, un tu domā, nedod Dievs, tagad kaut kas tur aizrotēs bišķiņu un aizies greizi. Izslēdās sajūta. Jā, nostājos to pacelšanos, un viss ir forši, un viss labi. Pa īsto šis ir tev liekas? Tas nebūšu labākais sarunu biedrs šai tēmai. To viņam saka. Oi, večik, tu parunāsim. Jā, jo man nav ne mazāko pierādījumu tam, lai es varētu apstiprināt, ka šis ir fakes, vai tas ir īsts, vai manas sajūtas pēc tā, ko es esmu iegūs informatīvajā telpā, dod apstiprinājumu, hei, cik forši jūs tālu tikāt pa savu kino studiju? Jā. Tas ir arī viss, ko es varu pateikt, un ir forši, ka cilvēkiem patīk. Arī es esmu cieto riekstu noskatījies visas daļas 4 reizes, un es pieļauju, ka šis šovs noteikti arī cilvēkiem patīk. Un te arī viss apstājās tas, ko es par to zinu, un tas, ko es par to jūtu. Jā.
Kaut kā tālūk. Man patīk, ka bija viens rīliņš, kur Logans Pols, man liekas, prasīja vienā podkāstā vienam zināmam džekam. Viņš saka, kā tev šķiet, tas Apollo launch toreiz bija īsts? Un viņš saka, kā tas ir, kā man šķiet, es zinu, ka viņš bija īsts. Un viņš faktiski pasaka, un viņš tā, labi, ejam tālāk. Bet jā, forši, mēs esam laikam pirmo reizi aizlidojuši tik tālu, cik nekad. Otrā pusē mēnesim. Jūlijam, maijam. Super. Jā. Viņi redzēja noteikti katru mēnesi. Viņi redzēja mēnesi aptumsumu no otras puses. Super, malači. Nu, ko forši, jā, lai izdodas priekš, ka kaut ko pēta, kaut ko dara. Mājā. Lai tiek mājās un nolaižās. Super, malači. Veiksmīgi jums, jā. Un bučiņas, protams. Sūtiet naudu. Tev izjaukoja kāds 1. aprīlī vispār apšakarēja bez mums vēl? Ka jābūt podkāstā. Man tikai patīk, ka bija tas tipa joks jābūt podkāstā. Labi, izlasām Es cauri. domāju, baigi smieklīgi apšakarēšu viņus. Bet man šķiet, ka laikam, ka nē. Pazūd tās prikoliņš, ne? Agrāk likās katru dienu kaut kas jāizdomā. Nu, man mamma baigi forši pateica, un es to salīdzinu ar visiem svētkiem. Mums bija kāds periods, kad mēs ar mammu netikāmies. Tu sēdēji. Tas bija īsts brīdis. Bet, ja mēs uz tādu emocionālo nedaudz pārējām, tad mēs tieši par Ziemassvētkiem runājām, un ka mamma saka, pietrūkst tās kopā būšanas, jo brālis dzīvo Edinburgā, māsa dzīvo Francijā. Un viņi saka, man šķiet, ka katru reizi, tad, kad mēs tiekamies, ka tie ir tie mani Ziemassvētki. Nav svarīgi, vai tas ir aprīlis vai tas ir septembris. Jā. Un tieši man 4. vai 1. maijā bija ciemos, kad es nebiju šeit, bet biju uz EHR braucu raidījumu rakstīt, jo tas ir mans darba pienākums. Un man ciemos bija 4 brāļi atnākuši, kas ir stand-up komiķi, kuriem šobrīd arī ir tūri pilnā sparā. Un mēs tieši par šo runājām un nonācām pie secinājuma, ka ir forši, ka ir 1. aprīlis, ka jūs tam veltat kaut kādu nozīmi starptautiskā mērogā, bet jūkoties vai katru dienu. Ja? Precīzi, jā. Un šeit nav stāsts par to, ka man vajag iznest tevi cauri tā, ka bet stāsts ir par sajūtām, ko mēs varam radīt. Un joki varbūt dažādi. Un man šķiet, ka to vajag darīt vairāk. Jo es tiešām, man ir depresīvie brīži, bet es esmu arī par to, atgriežoties par manu traumu, var izstāstīt, kad es sapratu, ka lai arī cik es būtu debils ar stulbiem lēmumiem un kļūdām, kā man ir paveicies ar raksturu šo debilu humoristisko. Tad, kad es gulēju paralizēts, tajā naktī tieši, man tur baigās trakums, mani ved uz kaut kādu palātu stradiņos. Aprīli. Ne, uz šito, kur to, kā sauc, magnētisko rezonanci tājas. Un ved tajā palātā, un tur tāds kundzīti gados tāds masīvs bumbulīts. Kāpēc man neviens nezvanīja un neteica, ka vedīs pacientu? Man tur zina 3 ārsti, un es tā pagriežu galvas, un es saku, kundzīt, atvainojiet, man reāli nebija jūsu telefona numurs. Jā, es vispār esmu paralizēts tāds. Un es sapratu to, ka tā ir jāreģē uz situācijām. Protams, ir mirkļi, kuros tavs ego vai tavs piedzīvojums un kaut kāds rūgtums ņem virsroku. Bet smaids ir silts cilvēku, man šķiet, sirds valoda, un to vajag runāt tekoši. Āmen. Šis bija labāk šāviens nepateiks. mērķi, precīzi. Ideāli. Es tieši domāju, kad... Kā nobeigt? Parasti Jā, vēl kārā. jāmauc. Griežam banānu, ja tu pa vilkšanu runā. Griežam banānu. Bet es arī varu tad, ja reiz mums sanāca ar joku, tad ir tāda inteliģentā daļa un akls humoru par banāniem. Un ja reiz mums vajag bišķi, kur ir joku zem jostas vietas. Es ar grupu mūdrunājām par mērīšanos, kā Džeparis vajag samērīties, kuram garāks, kuram lielāks. Mēs nonācām pie secinājuma, ka tā patiesība nāk, zin, kad ārā? Augstumā visiem. -5 iziet ārā. Izkāp no Nav tik āliņa. īsts lineāls. Nav tik daļa un davai mērāmies. Jā. Tur vajag bīdmēru. Tad lineāls nedara, bet spēle. It kā. Tu zini šo spēli? Tu zini šo spēli, ko mēs spēlējam? Nē. Ļoti labi. Es netiku līdz beigām, ja tu. Ļoti labi. Tas ir garš podcasts. Atkal par beigšanu. Principā ļoti vienkārši. Tev nazas, tev banāns. Mūsu uzdevums, jeb tavs uzdevums ir pārgriezt viņu tieši uz pusēm, jo precīzāk, jo labāk. Ir bijuši ceļi, kas ar 1 gramu atšķirību to izdara. Ir bijuši tādi, kas aizšauja ritīgi garām. Nosaram banānu veiklā, bija 125. Šeit ir. 126. Nu, tad viņiem tur veiklā. Viņam mego apkrāpas. 125. Tev ir jāizdomā uz pusēm precīzi, lai kaut kur būtu, un izstāst jau, ka tu esi nolēmis, kur ir tas ideāli. Labi. Super. Un tagad pavisam vienkārši sveram pa daļiņām, liekam 1, 62, bet baigi tuvu klausies. 64!
Labi! 2 grami uz 126. Tūlīt sarēķināsim. Sarēķināsim procentuāli. Un šis ir pirmajā podkāstā. 1,6%. Pirmajā podkāstā bija arī 125. Šis bija 126. Gada izmērs. Wow! Ļoti labi. Pierakstam uzreiz, lai neaizmirstās 1,6%. Es teiktu tāds top 4 rezultāts, jo 2 čaļi tur pie 1 grama uzšāva. Tie droši vien kaut ko tirgo, es domāju. Un ne banāns. Jā, un ne banāns. Tas paliek tev arī nopostiņu pēc tam, kad... Jā, magnīja vai kā saka. Burvīgi. Diezgan labs rezultāts. Labs, jā. Ko tu, arī tas, ko mēs prasam visiem, brīvā formātā, ko tu novēlētu tiem klausītājiem, skatītājiem? Kas ir palikuši līdz beigām? Es iestarpināšu, ka tu jau ļoti skaisti un forši izteicies, prieks skatīties, bet varbūt ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt visiem klausītājiem un skatītājiem. Nē. Paldies. Nē. Bet tas tā ampelim. Skaidrs, ka dzīves laikā tev ir nemitīgi vairākas atziņas, ko tu dari. Un viena no tādām ir, mēs ar bērnu māti esam šķīrušies. Mēs bijām kopā 12 gadus, un mums ir fantastiska meita. Viņa ir tiešām labākā mamma, kas var būt manai meitai. Un tas, ko mēs pēc tā visa secinājām, un es aicinu arī cilvēkus, vairāk vienam otrā ieklausīties, arī sarunāties un uzklausīt, jo iespējams manā gadījumā tad es būtu izšķīries 6 gadus ātrāk, viņai būtu bijusi iespēja būt laimīgai, un tieši tāpat arī man. Šobrīd mēs abi esam laimīgi, katrs savā dzīvē ar savu nākamo cilvēku, bet man šķiet, ka tās cilvēku savstarpēju attiecību skaistums ir viens no skaistākajiem pasaulē, un man šķiet, ir diezgan muļķīgi to neizmantot. Nosūcamies beigās. Godīgi, Wow. Jā, Prasījās. tā kā visi... Visu cieņu, super. Skaisti. Citāts. Kā jau visiem viesiem mums ir dāvaniņa tev? Wow. Dāvaniņa gan no mums, gan no mūsu mīļajiem atbalstītājiem. Cēsu, Alus, Maksī, Mārupe. Un tas, ko mēs nevaram un negribam atmest, ne par ko pasties, kāds mēs tev sarūpējamies. Jā, Raiba arī. Tu esi tik arī Raibs kā tu. Paldies, draugi, tiešām sirsnīgi. Jā. Un savukārt es gribu uzrunāt Cēsu Alus, ka Singapūras satīnam ir tā dziesma atstāju uz sīnu. Varbūt nomainām dziesmu. Ienākat un atbildat, jā. Jo tas ir tiešām ļoti, ļoti garšīgs dzēriens. Un man personīgi, es nereiz izdzēru cik 2, un es nereiz negāju uz labierīcību, un arī šobrīd man to nevajag. Jā. Super. Tātad tur ir pāris, reku vēl nodegustēs vēl viens cējas oliņš, tas pats, ko mēs tikko malkojām. Tad mums Maksīma Mārupe. Ir, Wow. tā ir ļoti garšīga vietiņa Mārupē. Tur viss kaut kas. Jā, nav pie jūras, bet ir Mārupē. Garšīgas pīcis, burgeri, suši, dažādi citi ēdieni. Īpašnieks ir Jānis joprojām, ne? Nav vairs Jānis. Nav, jā. Ir tas Māris, kas bija šeit. Okay, jā. Viņi tur samēnījās bišķicīt ar biznesiem. Labi, kā ar biznesiem, man ir tādās. Ar biznesiem, ne ar dāmām. Jā. Garšīga vieta, forša atmosfēra. Un ar ģimeni var aizbraukt. Ir kur bērniem paspēlēties. Super. Jā, Paldies un galā, viena lieta, ko mēs nevaram atteikties, mēs vienmēr ejam veiklā un pastamies kaut kādu vienu lietiņu, ko katram no mums. No mums uzdāvināt, un tu esi vecīt tik spilgts čalis, mēs to ieraudzījām, un mēs uzreiz sapratām, Tas ir ka, tev. ja tev nebūs uz galvas, tad vismaz plauktā būs šāda spilgta cepurīte ar seju. Oh. Tas ir mirklis pirms. Es tagad, diemžēl, nevilkšu, jo man ir sprādziens makaronu rūpnīcā, bet paldies. Tas viss tev. Tas ir viss tev. Mēs varam tur parakstīties kaut kādā brīdī, vai tu negribi? Bet tad es nevarēšu viņu valkāt. Nu, mēs uzzīmēsim diku. To ne. Nē, ja jūs gribat, jūs varat. Mēs padomāsim pēc Jā. šitā. Skatīsimies. Tom vēl no tavas puses. Vajadzētu vienu Dzejoli. Mani sauc. Var arī dzejot. Nē, paldies. Var arī dzejot. Nē, nebūs. Jā. Nebūs, jā? Nē, es vienīgais tālāk taurātā kaut kādu daļu atceros un nesaprotu, kāda vēlna pēc es to atceros. Kāpēc tālāk? Pār tālavas biežajiem siliem nakts palagus klāja, pār tumšiem koku galiem jodi un murgijāji. Tik augstākās egles galotnē taurētājs nomodā. Tas siro pēc ienaidnieka, tuvu un tālumā. Te ikā pa sakņiem tam liekas, ka
šķāpi pašķindātu, kaut kas tur, kas zirga pakavi klabu. Nu, jā, sakot, kaut kas tur bija, bet kāpēc es to zinu, ja? Šurp tauri kā zemē ciet klusu, tu glābsi sev dzīvību, tu algos sevi ar zeltu, ar godu, ar brīvību. Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas postītams to šauta uz pekli, lai rautojot. Kāda velna pēc es to zinu? Āmen. Latvijas zelta talanti. Tas, ko mēs gribējām prasīt. Tajā pašā kamerā arī paskaties, un tavs uzdevums ir pateikt, mani sauc Toms Barons Lūķis, un šī ir ņirktuve. Mani sauc Toms Barons Lūķis, un šī ir ņirktuve. Labi. Džeki, paldies! Paldies, ka atnācīs. Super. Tu esi tikpat kolorīta persona, kā tu ģērbies, par ko arī nereāli liels prieks. Tavi stāsti un smaids un humors. Lika pasmieties. Un, Es ceru, Man liekas, ka beigās būs jāsaucās, lai jums to. Griežam nostam. Super. Paldies. Paldies vēlreiz. Priekā. Čau. Nu, vairāk nebūs šajā. Katram sava virtuve. Visiem viena ņirktuve.